Labdien, kolēģi! Pasludinu par atklātu Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas sēdi numuru KA2611DK. Aicinājums, vai nevienam nekas nav pret, ja mēs no šīs dienas darba kārtības izņemam punktu numuru 8 un numuru 9, kuru bija iezīmēts ziņot Agnesei Strautiņai, bet viņa tā kā tehniski iemeslu dēļ nav sagatavojusies, līdz ar to mēs varam pārcelt viņu uz nākamo reizi. Tur nekas būtisks nav, tur vienkārši par diviem jautājumiem, kas ir par dāvinājumu pieņemšanas zīmes Melnais slieksnis un par dāvinājumu pieminekļu mūžības vārtos pieņemšanu. Ja nevienam nekas nav pretī, tad mēs varam izņemt ārā šos divus jautājumus. Lai labāk, lai ziņot. Jā, paldies. Tā, Geikins kundze, jūs cēlāt roku, jums gribētu izteikties? Jā, paldies, Berholds kungs. Mans ir priekšlikums, ka mēs izņemam arī no darba kārtības 11. jautājumu, jo, es gribētu, ka mēs vismaz komitejā esam izrunājuši to jautājumu, lai var saprast lietas būtību. Paldies. Jā, paldies. Kur es varu pieteikties komentēt? Tāpatās. Paldies par priekšlikumu. Protams, ka mums jāizskata, un mēs varam balsot, bet pirms noteikti balsojums es mazliet gribētu nokomentēt šo situāciju, kura pašreizajā brīdī ir manā uztverē diezgan nepamatoti sacelt ažiotāžu, kur es gribētu teikt, ka 90% ir meli, jo lasot šos te rakstus un vispārējo tieši par 11. jautājumu, kas ir saistībā ar lielo kapu finansējumu atgriešanu atpakaļ infrastruktūras fondam. Un jums, kā deputātiem, noteikti ir jāzina juridiskas lietas. Un juridiskas lietas ir pavisam vienkārši. Tad es jums izstāstīšu secīgi, kas ir noticies. Un es esmu mazliet, teikšu godīgi, nepatīkami pārsteigts par to, ka šādā veidā tiek kultivēts stāsts, kas patiesībā nav patiesība. Tātad, projekta pamats un konceptuālā iecerē. Lielo kapu attīstības. Es drīkstu šajā brīdī, kad tiek izteikts priekšlikums par izņemt ārā. Pirms balsojam, es izstāstu par šo jautājumu. Es drīkstu to darīt. Tātad 25. gadā tika izstrādāts, restīvi organizēts starptautiskā meta konkurss un piešķirti līdzekļi 300,000 eiro apmērā. Šos 300,000 bija paredzēts iztērēt metu konkursam, projektam un, principā, godīgi sakot, tikai vienīgi papīram. Un taustāmas lietas tam visam nekādas nebūtu. Ejam tālāk. Šajā metu konkursā bija no sākuma pieteikušies dalībnieki, kuri, diemžēl, neatbilda prasībām, un līdz ar to šis metu konkurss noslēdzās bez rezultāta. Šobrīd šo naudu 12. novembrī beidzās šī saruna procedūra, kur beidzās bez nekā. Šobrīd šī nauda, kas ir 300,000 eiro apmērā, ir tikai un vienīgi paredzēta šim metu konkursam. Tātad metu konkurss ir noslēdzies bez rezultāta, kā es minēju, un šobrīd mēs tehniski vienkārši nobalsojam, ka šī nauda atgriežas atpakaļ infrastruktūras fondā. Viss. Nekas vairāk tur nav. Šī brīža situācija, ko nevalstiskās organizācijas ir sākušas stāstīt, ir tas, ka mēs atņemam naudu un šī nauda vairāk nekad šiem kapiem nebūs, kas ir pilnīgas un absolūtas muļķības un tie ir meli. Jo mēs tikāmies gan ar Brasas apkaimes iedzīvotājiem, tikāmies ar lielo kapu draugiem un mēs sarunājām, ka mēs veidojam rīcības programmu. Un šīs rīcības programmas rezultātā tiks darītas taustāmas lietas. Taustāmas lietas ir sataisīt celiņus, pa kuriem pašreizajā brīdī ejot tur nolauz kaklu, savest kārtībā apgaismojumu, kas ir pašreizajā brīdī, kura tur nav, bet stabi tur ir. Un šādā veidā mēs šo konkursu tādā veidā netērējam naudu papīram, bet departamentā iekšēji mēs izveicam skaidras darbības un izveidojam rīcības programmu. Kā rezultātā mēs tālāk darbosimies un varbūt, ka būs nepieciešams vairāk kā 300,000 šiem te lieliem kapiem, lai attīstītu šo vietu, kas tiešām ir svarīga rīdziniekiem. Un nekādā gadījumā šī nauda netiek ņemta nost vai kaut kādā veidā ņemta ārā.
Tāpēc es saku vēlreiz, šie ir pilnīgi meli, un es nesaprotu, kāpēc ne Brasas apkaimju biedrība, ne arī Lielie kapresti, Lielie kapi gan ir sapratuši, Brasas apkaimjas biedrība joprojām uzstāj uz savu, ka mēs ņemam naudu nost. Tā tas nav, un tās ir pilnīgas muļķības. Tāpēc es laikam dodu. Laim, vēl joprojām tu uzturi savu lūgumu izņemt ārā šo jautājumu? Jā. Jā? Okay. Nu, tad balsojam. Par ir izņemt un pret ir atstāt. Pareizi? Tātad izslēgt darba kārtības 11. jautājumu šobrīd. Priekšlikums izņemt. Tie, kas balso par izņemšanu. Jā, tie, kas balso pret. Jā, tieši tā. Jā, es uzsāku balsošanu. Balsošanu. Kur? Nerādās. Nu, jā. Grib paslēpt zem tepikā. Tā vienmēr. Un našinieci, kāds intereses. Geikina. Tas ir rītē našinieci. Naudas kaut kāds dabūs. Pēc man rādījās, ka es nenobalsoju. Tu paskatīsim. Tad es ar roku pret. Tātad 7 pret, 4 par. Tātad ar 7 pret, ar 4 par. Jautājums turpinās un komitejas sēdē iet uz priekšu. Paldies. Paldies par balsojumu. Tātad turpinam. Par procedūru. Salīna? Salīna par procedūru, lūdzu. Jā, es gribēju izteikties par balsošanas motīviem. Lai gan arī mēs saņēmām šo vēstu un pirms šķietam likās, ka būtu jāizņem ārā, lai izrunātu, tad šobrīd es arī uzklausot visus argumentus, liecos par labu tam, ka būtībā šis nerisina problēmu, kas ir lielajos kapos, bet infrastruktūras fondu un infrastruktūras fonds tiks risināts atsevišķi un lielo kapu sarunas būs atsevišķas. Tādēļ, lai arī nejauktu galvu visiem, es domāju, ka labāk ir izskatīt šodienas sēdē un iet uz priekšu arī ar atsevišķām sarunām. Tā kā es atbalstu biedrības, bet noteikti būs jāorganizē ar viņām tikšanās, ko es ļoti gribētu sagaidīt, ka tiešām šī tikšanās notiek. Paldies, Salīna. Šlesar kungs, jūs varat pieslēgt pieteikties? Jā, es vienu komentāru ātri. Nākamo nedēļu ir tikšanās ar abām biedrībām. Jā, paldies. Es tieši domāju, ka komiteja jau tā vieta, kur šādus jautājumus arī vajag izrunāt savā starpā un vienoties. Tā kā es balsoju pret, jo šādus jautājumus jāizskata šeit, nevis kaut kur citur. Paldies. Paldies, Edvard. Procedūrai neviens pieteicies. Vячеслав Степаненко, lūdzu. Jā, es kopā ar maniem kolēģiem no frakcijas balsojam par šī jautājuma palikšanu darba kārtībā un to izskatīšanu. Mēs nepieļausim, lai kaut kādas melnas lietiņās tiktu paslēptas, pateicoties Geikinas kundzes iniciatīvai izņemt un neskatīt. Paldies, Spaņēkā kungs. Tā, dodamies tālāk pie pirmā jautājuma. Par teritorijas Mūku purvā starp Priedainas ielu, Mūku purvu ielu, Grenču ielu un Skābeņu ielas lokāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Ziņotāja Zinta Miķelsona. Lūdzu. Sveicināti! Ir sagatavots lēmumprojekts par teritorijas Mūku purvā lokāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Pagājušā gadā jau ir bijis jautājums, savulaik jau šeit bija uzsākts lokāla plānojums lielākā teritorijā. Šobrīd teritorija ir neapgūta un attīstītais Cell Investment 3 vēl šeit veikt zemes vienību pārkārtošanu, sarkano līniju pārstrukturizāciju un meliorācijas sakārtošanu.
Kā rezultātā izveidosies tāds viengabulains apbūves laukums ar mērķi veidot loģistikas sektoru, noliktavas, augstās noliktavas, komerces sektoru, ražošanas sektoru, tādu inovatīvu loģistikas un noliktavu parku attīstībai. Šobrīd arī jau blakus teritorijas šis attīstītais attīsta. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Paldies! Paldies, Zini, par ziņojumu. Tā, jautājums neviens nav pieteicies. Debatēm neviens nav pieteicies. Dodamies balsojumu. Paldies. Ar 13 balsīm par, vienbalsīgi pieņemts. Dodamies pie jautājuma numur 2 par teritorijas starp Čiburgas ielu un Lazdu ielu lokālu plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Ziņotāja Zinta Miķelsvana, lūdzu. Tātad šis jautājums jau vienreiz tika skatīts attīstības komitejā. Tātad šeit ir esoša lokāla plānojuma teritorija, kurai nepieciešams veikt grozījums teritorijas izmantošanas abūves noteikumos, tātad saistošo noteikumu sadaļā, nosakot tātad atļauto augstumu, atbilstoši šobrīd spēkā esošam teritorijas plānam, kas pieļauj 12 metru apbūvi saurumā abūves teritorijās, un svītrot vienu punktu un vēl vienu izteikt jaunā redakcijā, lai varētu pabeigt šobrīd no 2009. Gada uzbūvētās ēkas nodot eksploatācijām. Atšķirība no tā, ka mēs jau vienreiz skatījām šo jautājumu, tātad ir vēl veikta papildus izpēte par kādi ir risinājumi šīs teritorijas sakārtošanai. Šobrīd esam atgriezušies pie šī paša jautājuma lokāla plānojuma formātā, sakārto šīs teritorijas turpmāko attīstību. Paldies! Paldies, Zini, par ziņojumu. Jautājumā pieteicies Večeslavs Ipaņenko. Jā, paldies par ziņojumu. Es atceros šo jautājumu, ko mēs jau esam skatījuši pirms kāda laika. Toreiz, cik atceros, mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka tur jau ir nelikumīgi izbūvēti lieki stāvi. Ja? Līdz ar to šobrīd sanāk tā, ka tie būvnieki, kuri nelikumīgi apbūvējušie, neatbilstošie tā brīža spēkā esošiem noteikumiem, šobrīd savu šo grozījumu vienkārši legalizēs un nenesīs nekādu atbildību par savu nelikumīgu rīcību. Tā sanāk? Es precizēšu, šeit nav uzbūvēti lieki stāvi, šeit ir atļauti 3 stāvi, līdz šim ir bijuši atļauti. Jā, bet augstums bija krietni zemāks nekā šī brīža esošā būvē jau dabā eksistējušā. Jā, jums taisnība, 70 centimetri ir pa augstu uzbūvēts. Ņemot vērā tādu samērības principu, šobrīd viņi pārskaņo projektu, un tātad risinājums ir nokalt 70 centimetrus no ēkām nost, vai veikt izmaiņas esošajā lokāla plānojumā. Trešais risinājums būtu vismaz samaksāt pilsētai sodu par to, ka viņi nelikumīgi izbūvējuši, pārkāpjot tā brīžā spēkā esošu regulējumu. Un ļaut atstāt, bet šobrīd sanāk tā, ka mēs vienkārši ar savu balsojumu faktiski legalizējam nelikumīgu būvi. Un tie būvnieki nekādu atbildību nenesīs. Un jautājums nevis par 17 centimetriem, vai 15 vai 20, par principu. Nevar būt tā, ka jebkurš var sabūvēt jebko, un pēc tam deputāti ar vienu balsojumu to legalizē. Es nepiemēroju šos sodus, es nevaru dokumentēt par šo neko. Kurš tad piemēro? Kas vispār šajā jautājumā bija darīts attiecībā par nelikumības darbības sodīšanu? Jo parasti, kad notiek normatīvu aktu pārkāpums, tad mums darbojas vismaz administratīva komisija.
Jā, tad pašvaldību policijā izbrauc, jā, vai departamenta eksperti konstatē, un šobrīd ir nokonstatēts jau sen, pirms pusgada mēs esam zinājuši par tiem 17 centimetriem, kas bija kopš tā laika praktiski izdarīts, lai vainīgā persona tiktu sodīta. Tā ir jūsu atbildība, jūs esat amatpersona, jūs šobrīd ziņojat par šo jautājumu, es gribu atbildēt. Nevis vienkārši stāvēšana pie tribīnas. Stepaņēnko kungs, es varu atbildēt ziņas vietā? Jā, mēs tikāmies ar šiem te attīstītājiem vairākas reizes un panācām tādu kā vienošanos par to, ka pilsētai no šī visa ir jābūt kaut kādam labumam. Un šajā gadījumā palabom atzīt, kur bija tā iela, ko viņi izbūvēja. Lazdu iela. Lazdu iela tiks izbūvēta pa labu pilsētai, lai mēs nāk pretī caur šo. Un man liekas, ka ja mēs skatāmies uz šo projektu, kas diemžēl tika uzbūvēts 2005. Gadā, un visticamāk, ka neviens no mums tajā laikā domē nestrādāja, un mēs nevaram atbildēt par tām sakāmiem situācijām. Šobrīd tās ēkas izskatās diezgan bēdīgā stāvoklī, teikšu godīgi, un kaut kādā veidā mums šī vieta ir jāsakārto. Tad tas kompromiss, kas tika panākts, ir tas, ka tiks izbūvēta šī te iela, kas būs pa labu pilsētai kā sots par to, ka lai mēs pieņemam šādu veidu lēmumu. Paldies! Jautājumiem vairs neviens nav pieteicies, dodamies pie debatēm. Stepaņēnko kungs, pieteicies debatēm. Jā. Paldies, Zini, par ziņojumu. Labdien, godātie kolēģi! Tātad mēs jau otrreiz skatām šo jautājumu. Pirms pusgada, man liekas, vai pat ātrāk jau bija viena sēde, jā, kur mēs esam nokonstatējuši, ka ir pārkāpta procedūra. Atbilstoši bija pārsniegts izbūvētas ēkas augstums par 17 centimetriem. Kādam tas liekas mazs, man liekas, šī ir principiāla lieta. Un to, ko es šobrīd dzirdu, jā, no līdziņotāja priekšstādātāja kunga, ka šie būvnieki nākuši uz kaut kādām privātām sarunām un viņi apsolījuši izbūvēt kaut kādu ielu par saviem līdzekļiem, tad, godātie kolēģi, neviens normatīvais regulējums Rīgas pašvaldības teritorijā neparedz šādu iespēju aiziet uz privāto tikšanos ar priekšstādātāju un sarunāt būvēt kaut kādu ielu. Vismaz, ja ir šāda kārtība, tad parādiet visiem deputātiem, ka nevis, lai pildītu normatīvajā regulējumā noteikto kārtību, uzņēmēji var tirgoties ar pašvaldību vai kaut ko vietā izbūvēt, ja? Nav tāda regulējuma, un mēs nevaram piekopt šādu praksi, ja, kad pie Geikinas kundzes uz kabinetu aiziet sarunāt direktori par to, vai slēdz vai neslēdz viņu bērnu dārzu, ja? Vai būvnieks, kurš nepareizi izbūvēja pirms 10 gadiem savu ēku, var vienkārši aiziet pie Bergholsovas kabinetu un sarunāt, mēs jums kaut kādu ielu vēl tur noasfaltēsim, ja, par saviem līdzekļiem, kas jums nav plānos. Godātie kolēģi, šeit jābūt kārtībai pirmkārt. Jo šī ir municipāla iestāde. Ja ir pārkāpta kārtībā, tad jābūt sodām. Un sods arī ir noteikts mūsu regulējuma. Nevar būt tā, ka mēs pirms pusgada nokonstatējam pārkāpumu, ja? Un te nāk ziņot departamenta darbniece atbildīga, ja? Amatpersonā. Un viņa nesaka, ko departaments ir darījis šajā jautājumā, lai sodītu pārkāpēju. Nē, jo visticamāk departaments nedarīs neko. Gaidot, kamēr tie uzņēmēji atnāks privātā kārtā uz kabinetu sarunāt ar Belhrosu kaut kādas savas šepteles. Piedodiet, mums tas nav pieņemams. Es aicinu jūs nobalsot pret un uzdot departamentam sniegt paskaidrojumu komitejas deputātiem par savu bezdarbību iepriekšējā laika periodā, pēc tam, kad ir nokonstatēts pārkāpums un nekā netika darīts un vainīga persona netika sodīta. Paldies! Paldies, Stepaņēnko kungs. Debatēm vairs neviens nav pieteicies. Dodamies pie balsojuma.
Ar 9 balsīm par, 2 pret, 1 atturoties un 1 nav piedalījies. Lēmums pieņemts. Dodamies tālāk pie 3. jautājuma. Par zemes vienības Lāčplēša ielā 106 un zemes vienības bez adreses kadastra numurs 0100400028 lokāla plānojuma izstrādes uzsākšana. Ziņotāja Zinta Miķelsone. Lūdzu. Ir sagatavots lēmuma projekts par lokāla plānojuma izstrādes uzsākšanu Rīgas vēsturiskajā centrā, Lāčplēša ielā 106. Un tā ir savulaik bijusi 13. ārodu vidusskola, kuru valsts nekustamā īpašuma ir nodevuši izsolē, un šobrīd juridiskā persona Sie Hagberg Development ir iegādājušies šo īpašumu. Un ņemot vērā, ka Rīgas vēsturiskā centra plānojumā šeit ir noteikti publiskās apgūves teritorija ar izglītības funkciju, ņemot vērā, ka šeit bija izglītības iestāde, šo teritoriju nav iespējams transformēt citai funkcijai, un tāpēc ir ierosinājums uzsākt lokālu plānojumu. Iecere neparedz šeit jaunu būvniecību, bet transformēt esošo dienesta viesnīcu un mācību korpusu par īres dzīvokļiem. Un, šādi izskatās šīs ēkas, un tātad tiks sakārtotas konkrētās ēkas un teritorija, lai uzlabotu dzīvojamo fondu pilsētas centrā. Lūgums atbalstīt lokāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Paldies. Paldies, Zinta. Jautājumu neviens nav pieteicies, debatēm arī ne. Dodamies pie balsojumu. Ar 12 balsīm par un Šlesarkungs ar roku. Lēmums pieņemts. Dodamies pie jautājuma numur 4 par zemes vienības Nogāzes ielā 1 lokāla plānojuma izstrādes uzsākšanu. Ziņotāja Zinta Miķelsone, lūdzu. Un vēl viens lokāla plānojuma ierosinājums. Tātad šobrīd tā ir savrupmā apgūves dzīvojamas teritorija indeksu 2, kur atšķirībā no parastas savrupmā apgūves teritorijas ir noteikts minimālais apbūvējumā zemes gabala platība 2000 kvadrātmetri. Un ņemot vērā faktisko situāciju un tādu detalizētu teritorijas izpētī, tātad ir secināts, ka šo teritoriju var transformēt par savrupmā apgūves teritoriju ar parastajiem nosacījumiem, veidojot šo sadalošo zemes gabalu 2 zemes vienībās, ne smalkāk, bet 2 zemes vienībās, ļaujot uzbūvēt 2 savrupmājas minētajā teritorijā. Tātad pārvēršot šo par savrupmā apgūves teritoriju. Tātad veidosies 2 zemes gabali ar 1000 kvadrātmetru lielu platību. Lūgums atbalstīt. Paldies. Paldies, Zinta, par ziņojumu. Jautājumu neviens nav pieteicies, debatēm arī ne. Dodamies balsojumu. Ar 12 balsīm par vienbalsīgi pieņems lēmums. Dodamies pie nākamā 5. grozījuma Rīgas domas 2014. gada. Ok. Paldies. Mairis Briedis par. Paldies, jā. Dodamies pie 5. jautājuma. Grozījuma Rīgas domas 2014. gada 3. decembra nolikumā numuru 99 Rīgas domas pieminekļu padomes nolikums. Ziņotāja Viktora Belerte. Lūdzu. Labdien, paldies. Pilsētas attīstības departaments ir izrādājis grozījumus pieminekļu padomes nolikumā. 3 galvenās lietas, kas tiek mainītas.
Pirmkārt, atbildīgā iestāde no PAD uz pieminieku aģentūru. Tā turpmāk nodrošinās sekretariāta pienākumus. Otrā lieta ir pārskatīts padomes sastāvs, izņemt ārējie eksperti. Šobrīd tad sastāvā paliks frakciju pārstāvji un pašvaldības institūciju darbinieki. Skaits samazinās no 19 uz 14. Vienlaikus ir atstāts tiesības nepieciešamības gadījumā arī pieaicināt ekspertus. Un trešā būtiskā lieta ir svītrota nodaļa par padomes finansēšanu, tādējādi mazinot birokrātiju, nebūs jāslēdz līgumi un ietaupot budžetu. Un vēl daži citi nebūtiski redakcionāli grozījumi. Lūdzu atbalstīt. Paldies, Viktorija, par ziņojumu. Jautājumiem neviens nav pieteicies, debatēm arī ne. Dodamies pie balsojumu. Desmit balsīm par sistēmā, viena roka Mairis Briedis, 2 atturas, lēmums pieņemts. Paldies par balsojumu. Dodamies pie 6. jautājuma. Par atbrīvojumu piemērošanu pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu attīstību Rīgas aprēķinā objektam daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jambūvas Tums ielā 25 Rīgā. 1. un 2. kārta. Ziņotāja Odrija Krūze. Lūdzu. Labdien! Saskaņā ar Rīgas domas saistošajiem noteikumiem 267 par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu attīstību Rīgā, kas nosaka kārtību, kā tiek piemērots un aprēķināts nodevs un piešķirtas atlaides, jeb arī atbrīvojums. Pirms es ziņoju tālāk, es gribu informēt, ka mēs esam ņēmuši vērā jūsu iebildumus un ir sagatavoti saistošo noteikumu grozījumi, kas šodien vai rīt būs ievietoti publiskā viedokļa noskaidrošanai un tālāk arī virzīti grozījumam, lai turpmāk šāds lēmums nebūtu jāizskata Rīgas domē. Bet šoreiz vēl ir. Un tātad ir saņemts iesniegums no SIA Bonava Latvija par atbrīvojumu piešķiršanu nodevei objektam daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēku Jaunbūves, Tumas ielā 25 un Tumas ielā 27. Kopumā ir izbūvēts 3 daudzdzīvokļu ēkas. SIA Bonava ir veikusi Tumas ielas posma pārbūvi no Mālu ielas līdz Reimermuižas ielai un arī Reimer ielas posmu līdz piebrauktuvei objektam, ārpus savu zemes gabala robežām ielas sarkanajās līnijās. Līdz ar to ir pamats izskatīt un piešķirt atlaides. Ir aprēķinātas atlaides, arī nodevas kopējais tātad apmērs. Un šobrīd lēmuma projekts ir tātad sagatavots par abām kārtām, un tātad kopējā summa, kas būtu jāpiešķir SIA Bonavu par izbūvētajām pilsētas ielām, ir 171 721 eiro un 9 centi apmērā. Lūdzu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, Odrija, par ziņojumu. Jautājumiem pieteicies ir Kaspars Punde. Lūdzu, Kaspar. Kaspar, mēs tev nedzirdam. Kaspars atteicies no jautājums presa, vai? Jā, ok, paldies. Nākamais jautājums pieteicies Večslavs Stipaņēko, lūdzu. Tātad kopējā tā nodeva, cik liela bija? Tātad atlaide kopējā, kas tika aprēķināta, ir... Atlaide 172, tas ir 90% no... Nē, tas ir 100%. 100%. 100%. Ok, paldies, jā. Vairāk nav jautājumu. Paldies, jautājumu neviens nav pieteicies, debatēm arī nav pieteikušies, dodamies pie balsojuma.
Okay. Ar 11 balsīm sistēmā un 2 balsīm Kristofāna kungs un Šlesera kungs par. Lēmums pieņemts. Dodamies pie jautājuma numur 7. Un to arī ziņo Sodrija Krūze par atbrīvojumu piemērošanu pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā, aprēķināt tirdzniecības ēkai Lačplēša ielā 76 Rīga. Lūdzu. Tātad turpinot arī otrs atbrīvojums, kas ir piemērojams Sijā Lidl par pārbūvēto Lačplēša ielu posmā no Ernesta Birznieka Upīša ielai līdz Sateklas ielai. Un tur atlaide tātad ir aprēķināta 80 325 € un 58 centi apmērā. Savukārt nodeva ir aprēķināta 104 370 €. Bet atlaide nevar pārsniegt kopējo nodevu, līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, piešķirot 80 325,58 € apjomā par pārbūvēto pilsētas ielu. Paldies par ziņojumu. Jautājumiem pieteicies Viešslavs Paņēnka, lūdzu. Tātad nodeva bija 114, bet mēs 80 ar kapekām, jā, šobrīd atlaižam. Jā, nodeva bija 104 370. Kāpēc mēs nevaram visu 100% tāpat kā iepriekšējā jautājumā? Nē, tātad mēs piešķiram visu atlaidu un piešķiram, tātad aprēķināt atlaidi ir 80 000, nodevis 104. Tad pilnu apjomu atlaidei, jā, bet tas nesadz visu nodevu. Skaidrs, paldies. Paldies, jautājumi viens vairāk nav pieteicies, dodam jums balsojumu. Ar 10 balsīm par. Lēmums tiek pieņemts. Dodamies pie nākamā, tā kā vienojāmies, ka 8. 9. mēs izlaižam šoreiz un dodamies uzreiz pie 10. jautājuma. 10. jautājums par Rīgas pilsētas infrastruktūras fondu finansēto projektu ieviešanas gaitu pārskatu 2025. gada 2. pusgads. Un ziņotāja arī būs Sodrija Krūze. Lūdzu. Tātad atbilstoši infrastruktūras fonda iekšējiem noteikumiem 21 Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta programmas Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds nosacījumiem 16.2 punktam departaments apkopo no pašvaldības institūcijām saņemtos projektu ieviešanas gaitus, pārskatus un reizi pusgadā sagatavo un iesniedz komitejai no infrastruktūras fonda finansēto projektu ieviešanas gaitu pārskatu par aktuālo situāciju fondā. Tad esam apkopojuši un iesnieguši šo te apkopojumu, bet gribu arī pastāstīt tādu kopējo informāciju, kas ir noticis šai pēdējā pusgadā. Tātad pēdējā pusgada, tas ir no 1. jūlija līdz 31. decembrim 2025. gadā, tātad līdzekļu piešķīrumi nav veikti. Ja, nav. Ir noslēgušies 6 projekti, tad decembra sēdē tika anulēti tātad šo te projektu atlikumi, ja, kas nebija vairs nepieciešami un atgriezts fondā 1 819 € un 819 089 €. Tad līdzekļi, kas tika izlietoti projektu īstenošanai, ir tātad pēdējā pusgadā bija 531 195 € un tātad nodevas ieņēmumu pēdējā pusgada laikā bija 1 654 727 €. Tāpēc lūdzu pieņemt zināšanai šo fondu finansēto projektu ieviešanas gaitas pārskatus un šo informācijas apkopojumu. Paldies. Paldies par ziņojumu. Jautājumiem pieteicies Viešslavs Paņēnka, lūdzu. Jā, es skatos, te ir Muku zāles ielas krasta promenāde, jā.
starp tiem projektiem pieminētā. Tā ir tā promenāde, kur visi jūk un bruk šobrīd, kur betons drupinās ar pirkstu. Mēs šobrīd apstiprinām. Jūs tātad neapstiprinājāt, ja jūs tas projekta, tie līdzekļi, kurus jūs redzat tajā atskaitē, bija par šī būvprojekta izstrādi, un tur bija palikuši, kā jūs redzat, tikai nedaudz līdzekļi, kuri tiks turpmāk anulēti. Jautājums, kas būs ar tiem projektiem, kurus attiecīgi iepriekš fonds ir apstiprinājis, līdzekļi ir izterēti, darbi izdarīti nekvalitatīvi, jā, šobrīd visa pilsēta smējās, un mēs šobrīd ar gudro seju balsosim par līdzekļu atlikumu pārlikšanu uz citiem projektiem. Tā sanāk. Man vairāk interesē tas padarītais darbs, šobrīd. Kurš par to atbildīgs? Jūs vai kāds cits departamenta darbinieks? Es atbildēšu. Tātad pilsētas attīstības departaments bija projektētājs, bet tālāk tika nodots izpildē ārtās mobilitātes departamentam. Tātad pēc 2 stundām, tad, kad Tēlo sēdēs jūsu kreslā, tad viņai jāadresē, kur 20 stundām, kad Tēlo sēdēs miljoni aizlidojuši. Jā, varēsiet uzdot viņai šo jautājumu. Labi. Tagad šie līdzekļu atlikumi, kas ir 170 409,26 €, kur aiziet? Tas ir otrais no tabulas, tātad Muku-salas ielas krasta promenāde. Līdzekļu atlikums. Kur jūs plānojat viņu ieguldīt? Jā. Es atvainojos, ieslēgšu. Muku-salas projektam tātad atlikušies... Nē, tur atlikums 25, šobrīd 25, 199. Jā, 25 un atlikušais finansējums tika atgriezts atpakaļ infrastruktūras fondā. Skaidrs, paldies. Paldies, jautājumu. Ir gan Edvards Šlesers, lūdzu. Ieslēdz mikrofonu. Jautājums. Mēs pieņemam zināšanai šo pārskatu vai balsojam? Nebalsojam, skaidrs. Ļoti labi. Jā, paldies par jautājumu. Jā. Tā, ja jautājumu vairāk nav, debatēm neviens... Ir jautājumi. Jā, es atvainojos, Ļubovs, savu. Jā, lūdzu. Jā, es atvainojos. Jā, paldies. Bet vai tad nesanāk, kā tad, kad būvobjektu pieņem... Jo, turpinot par Muku-salas ielu, būvprojekts ir objekts nodots eksploatācijai, ja? Un attiecīgi bija jau diezgan gara un detalizēta sarakste pirms pieņemšanas par defektāciju tieši starp pasūtītāju, tad pasūtītājs bija attīstības departaments, un tā noteikti visticamāk bija būvvalde. Jo neizpildīto darbu, cik es nopratu saskaņā ar to defektācijas aktu, summa tieši arī bija pāri 145 000. Tagad tā, kura bija rezervēta, ja es nekļūdos. Un 25 000 tas laikam ir pārpalikums no tiem 145? Nē, tātad šie 170 000 bija tātad šīs Muku-salas ielas promenādes būvprojekta izstrādei, un viņas arī tika izmantot līdzekļi, un bija palikuši pāri 25 000, kas tiks anulēti. Savukārt visus būvdarbus, kā jau teica Berholts kungs, dara ārlietu, es atvainojos, ārtelpas un mobilitātes departaments, jā. Respektīvi, darbus pieņem ārtelpas departaments. Jūs tikai finansējumu menedžējat? Tikai projektēšanai. Bet projektu pieņem būvvalde. Labi, man vēl viens jautājums attiecīgi par 9. sadaļu, jā? 9. sadaļā ir pilsēt vides vadlīniju izstrāde. Tur bija 60 000 kopējais, laikam, finansējums, un pēc tam tur atlikums ir 48. Man detaļas interesē patiesība. Cik es nopratu, ka tika darbs noritējis pie detalizētu ielu segumu vadlīniju izveides. Tas vadlīnijas ir kaut kur pieejamas jau apspriestas, un tā kā produkts pabeigts ir pieejams. Jo interesanti, kā ielu seguma vadlīnijas sanāk, kā veids attīstības departaments.
Tūlītās uz jūsu jautājumu man palīdzēs atbildēt kolēģis Jānis Jo mani Bērsniņš. vairāk šīs jautājums interesē atkal ar to turpinājumu šai pozīcijai, jo tur pēc tam iet arī atkārtotu tirgus izpēte par apgaismojumu vadlīniju izstrādi nav izdevies iztenot, jo darbinieki bijuši noslogoti citos projektos. Bet attiecīgi atkal, kā notiek tā sadarbības ar departamentiem, ārtelpas un mobilitātes un attīstības departamentu par tādām Kāds beigās ir vadlīnijām? jautājums? Mēs vienkārši... Jautājums ir par tām summām, kurš atbild, kurš departaments par kuru produktu atbildīgs un kad, kur var iepazīties ar tiem produktiem gala rezultātu? Par šo konkrēto, tad vēl Jānis Bērziņš, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biroja vadītājs, šobrīd pilsētas arhitekta dienesta vietā var atbildēt šo jautājumu, ka lielākā daļa summas bija iztērēta Rīgas ielu tipoloģijas rokas grāmatai, kas ir pieejama departamenta mājaslapā, apspriesta ar ārtelpas un mobilitātes departamentu kolēģiem. Rokas grāmata ir pieejama gan latviski, gan angliski, un balstoties uz citiem veidu iepirkumiem, ja es nemaldos, tad kolēģi arī izstrādā jau tālāk detalizētākus risinājumus, kā tieši bruģēt, kā izvietot labiekārtojumu elementus, lai to var tālāk piemērot pašvaldības projektos. Par pārējiem darbiem detalizētāk nemācēšu komentēt, bet tieši par to, kur ir iztērēta tā daļa naudas, tas ir publiski pieejami. Un tas ir ielu tipoloģijas rokas grāmata. Produkts saucās. Tieši tā. Tā es pierakstīšu ielu. Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā ir pieejama digitālai lejupielādei, un gan nevalstiskām organizācijām, gan arī aktīvākajiem projektētājiem ir izsniegts arī papīra formātā. Nu, te ir rakstīts, jā, ka tur pat detalizētu ielu segumu vadlīnijas izveides. Droši vien šī grāmata bija izmantota arī, lai Mukusalas ielu būvētu. Nē, jo Bunksalas ielas projekts ir senāks. Šī ielu tipoloģijas rokas grāmata ir jaunāks risinājums, savukārt detalizēti risinājumi, arī kā jau ir ziņojumā minēts, tie arī tiek vēl izstrādāti. Skaidrs. Un par apgaismojumu te vēl tops. Es nevarēšu komentēt par apgaismojumu, tiešām nezināšu, cik detalizēti tālāk uz priekšu šis virzījies. Bet te ir rakstīts atkārtotu tirgus izpēte apgaismojumu vadlīnijas. Kas tad atbildēs par šo sadaļu? Lai zinātu, kurš viņu veiks, kāda veiks, kur viņa būs pieejama, ne? Ja jūs pārskata norādiet, tad sanāk jābūt kaut kādam, informācija par viņu. Un, diemžēl, es nevarēšu nokomentēt par visiem projektiem ļoti smalki. Es domāju, ja arī tāda interese par visiem projektiem, tad iespējams ir jāizveido kāda prezentācija ar visiem projektu vadītājiem, kur jūs varat uzdot jautājumus visus, un viņi var izstāstīt visu. Es, diemžēl, nemācēšu šo jautājumu atbildēt. Mēs vai nu varam atsūtīt jums to informāciju, vai nu sagatavot varbūt tiešām prezentāciju par projektiem. Paldies. Bet sanāk apgaismoja vadlīnijas arī izstrādā attīstības departaments. Paldies. Paldies, Vēršals Piņēko. Tas ir vecs vai tas ir jauns? Jautājums. Jauns, ok, lūdzu. Jā, tas ir jauns jautājums attiecība par... Tāda sekundītā atradīšu viņu. Jā, aizver. Tātad par... Rekord. Gajo velosipedīstu tilts pārī Kiloveina gravim. Te bija iztērēti gandrīz 900,000 eiro, jā, precīzi 871,840 eiro un 15 centi. Un tā rezultātā, kad mēs uzzinājām, kas ir tirgu pieejami risinājumi un tehnoloģijas, un provizoriski izpildes termiņu un izmaksas, jā, kas attiecīgi attiektos uz šitē tiltā pārī Kilinveina gravim gaju un velosipedistu tilta projektēšanu. Projekts mums nav.
Un tirgus izpētes ietvaros tika saņemti 3 piedāvājumi ar detalizētiem komentāriem un priekšlikumiem, kuru piedāvātas izmaksas būtiski pārsniedz plānoto budžetu. Tātad es pieņemu, neviens no tiem tā kā nebija derīgs pašvaldībai, ja, jo pārsniedza mūsu spējas. Tad jautājums, ja, mēs gandrīz miljonu esam izterējuši, lai nonāktu pie šitiem bedīgiem secinājumiem, kas pat nav projekts. Vienkārši mēs pa gandrīz miljonu eiro uzzinājām, ka izbūvēt gaju un velosipēdistu tiltu pāri Kileveina gravim ir pārāk dārgi priekš pašvaldības. Vai jūs uzskatāt, tas ir tā kā normāls rezultāts? Un neviens netiek vispār sodīts par to, ka gandrīz miljons vienkārši izterēts, izplikārēts. Jā. Ko mēs uzzinājām, izterējot gandrīz 1 miljonu eiro pašvaldību nodokļu maksātāju naudas? Jautājums ir, jā. Vai jūs esat adekvāti? Jautājums man ir. Nē, jautājums ir kāds. Ok, labi, tas jautājums nedara. Ko pašvaldībā par 871 840 eiro saņemusi atpakaļ? Paldies. Ir izbūvēts gājienu velosipēdu tilts, pabeigts Jelgavas ielā pāri Kileveina grāvim. Kāpēc mēs lasām šeit pavisam citu informāciju? Kāpēc projekts nesaucas izbūvē, bet projekta priekšizpētē un to, ko mēs redzam, ja es jums nocitēju vārds vārdā. Šie nav mani izdomājumi. Tātad man ir atkārtot jautājums, vai jūs šobrīd sniedzat nepareizu informāciju deputātiem, jo mums par to ir, tā kā nav jābalso, jāpieņem zināšanai, bet tik un tā. Tātad, vai ir nepareizi sagatavota informācija, vai šobrīd cilvēks vienkārši melo mums? Tas ir pārskats par pēdējo pusgadu. Jā, es saprotu. Šajā visā failā ir iekšā... Berhauga kungs, man ir jautājums jums, jūs lasat to, ko viņi... Jā, es zinu, ko ir runa. Vai tas atbilst tam, ko cilvēks šobrīd saka? Pašreizajā brīža situācijā, kas tad, ja mēs paskatāmies šo projektu failu, tad tur, diemžēl, ir pat projekti no 2007. gada. Diemžēl. Un manā uzturē tas fails ir nepilnīgs, es pilnīgi jums piekrītu, un viņš var būt maldinošs. Bet pašreiz atbildot uz jūsu jautājumu, vai mēs esam kaut ko ieguvuši, jā. Nē, ļoti labi, es esmu 100% priecīgs, ka pirmo reizi mūžā mēs redzam nevis par projektēšanu vai vispār par izpētēm, miljoni izterēta, bet reāli kaut kas bija izbūvēts. Bet tas neatbilst arī tam, ko jūs šobrīd mums piedāvājat atbalstīt. Mēs neprasām. Jūs pat neprasāt atbalstīt, mēs pieņemsim zināšanai, bet tik un tā, jautājums ir par sagatavošanu sēdēji šobrīd, cilvēki nāk, viņi mums dod tekstu, mums nav iespēja šobrīd pārbaudīt, izbraukt uz turieni pārliecināties, ka tilts ir izbūvēts. Kāds jautājums beigās? Jautājums, kurš ir atbildīgs par dokumentu sagatavošanu uz sēdi, un kurš pārbauda atbilstību reālajiem faktiem? Jā. Labdien, cienījamie deputāti, Oksana Dumpe, Pilsētas attīstības departaments direktora biroja vadītāja. Tātad attiecībā par šo te dokumentu, ko Odri arī jums ziņo, jums pievienotajos failos ir tāds Excel fails, kur arī jūs korekti arī norādat mums attiecībā par šo informāciju par pārskata periodu. Tieši attiecībā par Kileveina šo te, ko jūs minējāt, un man kolēģi ļoti lieliski arī atbildēja, ka grāvim pāri ir izbūvēts šis te tiltiņš, bet kā jūs redzat arī šajā te Excel faila daļā, tad pārbūvējot šo te tiltu pāri Kileveina grāvim, un ir jau konstatēts, ka šis te Kileveina grāvis pēc būtības ir piesārņots, un tur ir nepieciešams veikt sanācijas darbus. Tātad mums tika arī norādīts, ka mums ir jāveic, teiksim tādi priekšizpētes darbi, lai saprastu, kā tālāk šo te Kileveina grāvja teritoriju varētu sakārtot. Tad, lūk, šeit ir arī aprakstīts, ka kolēģi ir veikuši provizorisko šādu te izpēti vēsturiski piesārņotās vietas Kileveina grāvja detalizētā piesārņojuma izpētei. Un tieši tas bija tas process, kura laikā ir konstatēts, kad, protams, sanācija ir nepieciešama, to var veikt, bet es pat negribu pieminēt tās summas, kuras tika konstatētas, kādas būtu jāiegulda. Tā kā Odrija ziņoja, manuprāt, mēs esam sagatavojušies. Tātad, es sapratu, kur bija mana kļūda, jo es izlasīju nosaukumu, tilts pāri grāvim. Un jūs man perfekti atbildējat, tilts ir, bet viņš nebija tā kā šajā
fonda ietvaros izbūvēts vai bija, ja, bet sen jau iepriekš, ja, ar citu budžetu. Runa ir šobrīd par sanāciju tam pašam gravim, pareizi? Jā. Tātad vai nu tas nosaukums jābūt pavisam savādāks, ja? Tieši gravja piesārņotu ūdeņu sanācija. Un Tīlaveina gravīts ir vienkārši tā kā vieta, kur atrodas, ja? Un tam tiltam nav nekāda sakara ar sanāciju. Ar piesārņotu gravja sanāciju. Es jums varu piekrist, ja, teiksim, tam promenāda stāv mašīna, Mercedes vai, nezinu, Lamborghini, tad nav jāraksta, ka Lamborghini pie gravja. Tāpat arī tilts pilnīgi liekas, šobrīd runa ir par sanāciju. Un atgriežoties pie mana jautājuma, tad mēs uzzinājām, ka nevis tilta būvniecība, bet sanācijas darbi ir pārāk dargi priekš pašvaldības, pareizi? Jā. Un to mēs uzzinājām par 871 840 eiro. Nē. Tā sanāk no jūsu tabulas. Nē, viennozīmīgi nē. Tad jums, es varbūt neieejot diskusijās, bet šeit arī tajā kolonnā, kur var redzēt, ir vairāki Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas lēmumi un ir vairāki sēžu protokoli. Vairāk interesē sēdes protokols no 20. jūnijā 22. gadā ar numuru 42.1. Jā, šis konkrētais sēdes protokols bija par līdzekļu piešķiršanu tilta izbūvēja. Un tilts arī ir izbūvēts. Tālāk tad bija šis līdzekļu atlikums, bija apzināti vēl nepieciešamie darbi, kurus vēl vajadzētu iespējams šajā teritorijā veikt. Bija piešķirts papildus finansējums, kur var redzēt, kad ir tie nākamie pilsētas attīstības komitejas lēmumi. Ir izveikti šie te vēsturiski piesārņotās vietas detalizētā piesārņojuma izpēte, lai sagatavotu sanācijas darba programmu tālākiem darbiem, bet tika apzināts, kā jau es šeit neatkārtošos vairs, ko es minēju iepriekš. Tad vienkārši viss aizgāja kopā, gan tilts, gan sanācija, viena tāda misekli. Ne miseklī, tur ir atsevišķi komiteju lēmumi, sēdes protokoli, un to visu var lieliski redzēt. Okay, tas darbs, kas ir aprakstīts labajā pusē, par tām izpētēm, un 3 viedokļu saņemšanu, tas ir atbilstoši kuram punktam attiecīgi? Pirmam, otram vai trešām? Tas ir atbilstoši 3. punktam, kur var redzēt, ka pārvirzīti līdzekļi, no citu projektā. Jā. Skaidrs, paldies. Paldies, Paņēko kungs, Bremi kungs. Es atvainojos par procedūru. Pieteicies ir Lapiņa kungs. Jā, paldies. Atkal man jālūdz sēdes vadītājiem. Tas nav labā prakse, ja pārtrauc cilvēks atbild no departamenta, un te vienkārši tā kā mežons kaut ko bļauj un visu laiku pārtrauc un neļauj atbildēt līdz galam. Te ir kaut kāda kultūra, tā kā uzdod jautājumu. Taču tev Jepaņenko kungs nepārtrauc ierēdnis. Viņš vienkārši noklausies, ka tu uzdod jautājumu. Tad ļauj, lai ierēdnis atbild tev līdz galam, ievelc gaisu, izpūt gaisu un tad uzdod jautājumu, jo tas nav korekti, ko tu šobrīd dari. Lapiņa kungs, paldies. Ņemšu vērā. Kāpēc tu, bet nevis jūs, Lapiņa kungs? Stepaņēko kungs. Kur jūs esat mācīti vispār? Lūdzu, izbeidzam. Bremiņa kungs, lūdzu. Man pilnīgi interesē, tad es pareizi sapratu, tad labas ziņas, ka vismaz vienā vietā netiks veikta sanācija, tur pa melnajā caurumā miljonu netiks gāsti, jā? Pareizi? Vismaz pagaidām, jā? Tur neaiztiks. Pagaidām, ne. Ļoti labi. Jā, paldies. Jautājumiem vairs neviens nav pieteicies, debatēm arī nē. Dodamies uz... balsojums mums nav, mums ir pieņemšana zināšanā, jā, paldies. Esam tikuši līdz jautājumiem numur 11. Tātad par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļu piešķīrumu anulēšanu projektam priekšspēc projekta koncepcijas un būvprojekta izstrāde dārzu un parku ansambļu lielie kapi teritorijas kompleksai attīstībai. Tad uzsvars uz izstrādi. Ziņotāji arī būs Hodrija Krūze. Kaspars Spunde vēlas par procedūru izteikties. Es atvainu, bet ziņotājiem nevajadzētu no sākuma tā kā runāt, ne? Jā, lūdzu, Spundes kungs. Jā, labdien, kolēģi. Vai esmu dzirdams? Esi gan. Paldies. Es ņemot vērā šī jautājuma jutīgumu, es gribētu, lai tiek dot iespēja pēc ziņotāja izteikties arī Brastas apkaimes biedrības pārstāvēji Inese Rauziņai. Jā, Spundskungs, viņi jau pieteicās, mēs esam jau devuši vārdu, tā ka viss ir kārtībā. Paldies liels. Jā, lūdzu, šobrīd. Jā. Odri, lūdzu.
Tātad, kā iepriekš Šerkolds kungs stāstīja, kad tātad šie līdzekļi tika piešķirti konkrētai darbībai. Ja? Tātad pirmās kārtas būvniecības dokumentu izstrādēja objektam. Un sakarā ar to, kad sarunu procedūras ietveros šis beidzās bez rezultāta, tad šie līdzekļi ir jāatgriež fondā, jo nevar šos līdzekļus, kas ir piešķirti tieši šī būvprojekta izstrādei, iztērēt citādāk. Ja, ja šie līdzekļi būs cits projekts, tad ir jāapstiprina tātad pilsētas attīstības komitejai jauns projekts, kuram klāt būs tāma, kurā būs stāstīts, ko darīs un kādas būs šīs izmaiņas. Tāpēc šis nenotiks, un tāpēc šie līdzekļi ir atgriežami atpakaļ infrastruktūras fondā, lai būtu līdzekļi piešķirt citiem projektiem, ieskaitot arī šo te lielo kapu projektam. Okay. Jā, paldies par procedūru pieteikusies ir Laima Geikina. Jā, paldies. Es vēlējos tik zināt, vai mēs jautājumus uzdodam tagad ziņotājiem, ja mēs uzklausām gan biedrību, gan ziņotājiem, tad uzdodam jautājumus. Biedrība nāk beigās, kad visi ir izrunājušies, pašreizējā brīdī runā deputāti, uzdod jautājumus, un tad nāk biedrība runāt. Nē. Bet otrādi. Varam arī otrādi. Viņš nevar uzdot jautājumus. Jā. Geikins kundze, jums nu jā, es vienkārši, manuprāt, ka loģiski būtu uzklausīt abus un tad uzdot jautājumus. Labi, sarunājas, lai iet, jā, labi. Okay. Paldies. Jā, es tieši to gribēju lūgt, jo drošības komitē mēs arī, ja mums lūdz viesis atnāk, tad sākumā norunāt, tad uzdod jautājumus, lai mēs esam vienā info laukā, nevis labi, kaut ko. Lai tā būtu. Tātad ziņotāji beiguši? Jā, ok. Tad lūdzu. Jā, labdien, Ines Āziņa, pārstāv biedrību Brasa. Tātad man nav tur tādas emocionālas sarunas, bet tīri par faktiem. Un tas, ko mēs ierosinām, ka šobrīd paturēt to rezervēto līdzekļu apjomu, kurš ir, vismaz publiski, kur var redzēt, viņš ir paredzēts priekšizpētēji, projekta koncepcijas un būvprojekta izstrādēji. Tātad, man liekas, nevajag nekādu darba grupu veidot vai kaut kādus tur jaunus rīcību plānus, lai saprastu, šobrīd jau ir skaidrs, ka ir nepieciešama inženieru tehniskā komunikācija izpēte. Tas ir nepieciešams to veikt. Es saprotu, ka to nevar veikt Rīgas domas kaut kādas iestādes. Tas tāpat būs droši vien, es nezinu, kā ārpakalpojums vai kādā veidā. Un ir jāveic vēsturiski arheoloģiskā izpēte. Un tas arī jau ir skaidrs, vismaz gadus 5, kopš mēs šajā procesā par to diskutējam. Un kamēr šīs izpētes nav veiktas, tikmēr arī nevarēs nekādu būvprojektu izstrādāt. Un atbilstoši, mēs ierosinām, ka tiek satāmēts, aprēķināts, cik ir nepieciešama nauda, lai veiktu šīs vēsturiski arheoloģisko izpēti un inženieru tehniskā komunikācija tīkla izpēti, kā arī pieņemsim tos prioritāros, kas ir tur celiņu labošana un tos tā kā pilnīgi nepieciešamos darbus, bez kuriem tur vispār nevar pārvietoties. Un tad, kad ir skaidrība par to, cik tas izmaksās, tad var iekļaut šīs sēdes darba kārtībā, atceļam to esošo rezervāciju un pārvirzam vai piešķiram šiem jauniem darbiem, par kuriem ir skaidrība, cik viņi izmaksās. Jo šobrīd izskatās, ka vienkārši to esošo summu, to rezervāciju atceļam, jo tas ir arī darba kārtībā ierakstīts, par ko jums aicina balsot, ir piešķīruma anulēšana. Te nav nekur, pat šīs dienas darba kārtībā nav par piešķīrumu tur citiem mērķiem. Tāpēc es ierosinātu pagaidīt, kad ir šāds aprēķins, ka ir skaidrība, kam pārvirzam vai kādas summas ir vajadzīgas. Es arī nezinu teikt, vai šīm izpētēm vajag 300 000, mazāk, vairāk, un kurš to var veikt. Bet es ieteiktu šobrīd neatcelt, saprast, kādas ir vajadzīgas izmaksas, kurš to veiks, kādā kārtībā, un tad arī var iekļaut sēdē. Tā. Tas nav nekas tāds emocionāls. Paldies. Tā, jautājumiem pieteikusies ir
Salīna? Jā, paldies. Man ir jautājums, un liels paldies biedrībai arī par klātesamību un izklāstu. Man liekas, ka mums nav skaidrs īsti, kas ir tajā izpētē bija sākotnēji domāts, par ko mēs anulējam, jo es dzirdu, ka tā vajadzība no biedrībām ir apgaismojums un ietves. Bet mēs runājam par kultūru vēsturisku izpēti, tagad es dzirdēju no biedrības vēl kaut kādas izpētes, vai tādu naudu, man liekas, var arī atrisināt to pamatproblēmu. Varbūt jūs varētu mums no departamenta puses izstāstīt, jo, ja tā izpēte bija domāta arī, kāpēc viņa vēl nav notikusi un kas tajā visā projektā tika iekļauts sākotnēji. Paldies. Jā, tātad šim procesam jau arī ir senāka vēsture un būtībā tātad jau 2024. gadā Rīgas pieminekļu aģentūra organizēja starptautisku metu konkursu visas teritorijas kopējai attīstībai ar uzsvaru uz vietas gara saglabāšanu, lai nodrošinātu šo kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu. Metu konkursā netika piešķirta pirmā vieta, tika piešķirta otrā vieta un 2 trešās vietas, jo metu konkursā tika iesniegti ļoti dažādi un daudzveidīgi priekšlikumi. Taču neviens no tiem nebija tāds, kuru varētu realizēt bez nopietnas priekšlikuma pārstrādes. Un tādēļ, balstoties uz šo, tālāk tad pilsētas attīstības departaments pārņēma no pieminekļu aģentūras tālāk jau sarunu procedūras veikšanu ar metu konkursā godalgoto vietu ieguvējiem. Un paralēli tātad bija šīs priekšlikums finansējumam, lai realizētu būvprojekta pirmo kārtu un precizētu lielo kāpu telpiskās attīstības koncepciju, apsaimniekošanas plānu, restaurācijas uzdevumus, kā arī perspektīvo jauno būvju izvietošanu un viņu funkcionalitāti, balstoties uz metu konkursā godalgoto vietu ieguvēju idejām. Un tātad otrās vietas ieguvējs bija personu apvienības Sijā Nemorālis un Sijā Out of Box. Un vairāku mēnešu sarunu rezultātā precizējot darbu uzdevumu, diemžēl ar otrās vietas ieguvējiem mēs nespējām vienoties par to, kas pašvaldībā ir primāri nepieciešams šobrīd šajā teritorijā, kas ir segumi, labiekārtojumi elementi un apgaismojuma izveide, kas vairākas reizes tika uzsvērts. Un šo piegādātāju apvienības cenu piedāvājums būtiski pārsniedza infrastruktūras fonda piedāvājumu. Tātad, ja mums bija paredzēti 247 000 bez PVN, tad par būvprojektu pirmo kārtu, kur koncepciju precizēšanu, labiekārtojumu elementiem, celiņiem un apgaismojumu, bet ne tajās vietās, kur pašvaldība uzstāja, bet kur piegādātāja apvienība uzskatīja par nepieciešamu. Viņi piedāvāja 344 000 bez PVN, tātad kopā ar PVN jau pāri pa 400 000, kas ir ievērojami lielāka summa nekā bija piedāvāts. Tālāk kolēģi vērsās pie abiem trešās vietas ieguvējiem, un šie abi trešās vietas ieguvēji savus piedāvājumus neiesūtīja un atteicās no tālāk procesa. Līdz ar to var secināt, ka šī labi iecerētā doma ar starptautisku metu konkursu, kura rezultātā iegūstam labas pārdomātas idejas un slēdzam līgumu ar šo ideju īstenotājiem, diemžēl nav novedusi pie iecerētā rezultāta. Un līdz ar to tad nav tā atbilstība tam, kas bija paredzēts arī šim projektu pieteikumā. Liels paldies par šo izsmeļošo skaidrojumu. Varbūt, ja es drīkstu lūgt, es nezinu, Edgar, vai tu vari varbūt pastāstīt, jo teici, ka ir tikušies, ka jums ir bijuši tikšanās ar biedrībām, un kāds tad ir tas alternatīvais risinājums, par ko mēs varam runāt ar biedrībām? Jā, ja tas ir jautājums, tad es arī atbildēšu uz viņu. Tad mēs tikāmies gan ar Brasapkaim. Netikāmies, tiešām?
Es nebiju. Nē, skaidrs, es neesmu visa doma, bet bija departaments, bija komitejas vietnieks. Tad man tā liekas, ka tas jau ir pietiekami plašs loks, un es tajā brīdī atrados citā vietā, bet mēs tikāmies ar Brasas apkaimes biedrību un izstāstījām šo situāciju, ka pie šī brīža situācijas mēs nevis ražojam papīrus un pērkam ārpakalpojumā, bet mēs izveidojam darba grupu un saliekam skaidru mērķi, kas tad gal galā primārais ir jāizdara. Un nevienā no šīm sarunām netika teikts, ka šie līdzekļi tiek ņemti nost vai kaut kādā veidā pārvirzīt uz kaut kurien citurien. Nevienā vietā tā netika teikts. Tad, kad mēs tikāmies ar Lielo kapu draugiem, kur diemžēl nav biedrība, bet cilvēku skaits sakotāju Facebookā tur ir daudz vairāk, viņi uzreiz uzķēra šo ideju un saprata, ka beidzot ir skaidrs mērķis nevis tērēt naudu, ražojot papīrus, bet tiešām izdarīt fiziskas lietas, jo es vēl joprojām nesaprotu, kāpēc jūs negribat dzirdēt to, ka šī nauda neko taustām jūs tik un tā nedabūtu. Tā kā mēs esam vienojušies nākamo nedēļu staigāt pa kapiem kopā ar Lielo kapu biedrību un visi laipni aicināt arī vispārējie, tā skaitā arī Brasas apkaimes biedrība, un saliekam jau pirmās lietas, kas mums ir nepieciešams, lai šos kapus savestu kārtībā cilvēcīgā veidā, lai cilvēki tiešām tur var staigāt. Un caur komiteju mēs atkal balsojam par šo līdzekļu piešķiršanu. Tā kā jūs pašreizējā brīdī darat pretēju darbu, nevis veicināt, bet tieši otrādi mēģināt bremzēt. Bet jā, tā ir mana atbilde. Jā, paldies, citiem uzdot to jautājumus. Jā, vai arī biedrība, ja vēlas kaut ko no... Paldies, Salim, par jautājumu. Biedrība, lūdzu. Jā, es gribēju teikt, ka brīnišķīgi, ja ir plāns tur veikt tos labiekārtojumus, tad kāpēc to nevar vienas komitejas sēdes laikā gan atcelt to esošo rezervējumu, gan piešķirt bet to tā tas nenotiek. nākamo? Tas likuma kārtā te nenotiek. Mums uz sākuma arī komitejas sēdē jāceļ, un pēc tam nākamajā komitejas sēdē ir jāliek uz priekšlikumu. Mēs nevaram vienā sēdē to darīt. Vai šobrīd ir jau skaidrība par to, kādas tās izmaksas ir paredzētas un kas tur... Jā, ir skaidrība, ka celiņu salabošana ir apmēram 70,000 apmērā. Tas ir tas, ko iedevusi mums ārtelpas mobilitātes departamenta aprēķins. Jā, bet droši vien tā problēma ir tāda, ka šajā teritorijā pārklājās divas intereses, gan iedzīvotāju praktiskās intereses, gan valstiskās, kas būtu šajā gadījumā to pārstāvēt Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde vai kāds cits, kas par kopējo arī tur mēs esam viensprāts. Tur mēs esam viensprāts gan ar NKMP, gan ar Pieminekļu padomi saistībā ar to, ka Pieminekļu padoma pašreizējā brīdī ir skaidrs mērķis, ko darīt, lai pēc iespējas īsākiem un ātrākiem līdzekļiem varētu sakārtot, kaut vai sākot ar zīmēm un beidzot ar visām kapličām vispār, bet tur vajadzīgs ir plāns, pašreizējā brīdī šajā tas neietilpst. Jā, bet par to vēsturiski arheoloģisko izpētu un tehnisko izpētu tas arī ir skaidrs. Tas nav tur iekšā šajā. Tas nav šajā projektā. Tieši tā tam ir jābūt. Ir jābūt skaidrība, vai to veiks jūsu Tad kāds jautājums? Iestāde? Īstenībā jautājums ir viens, jo mēs šobrīd saredzam riskus, ka atkārtots balsojums varētu būt negatīvs un šie līdzekļi netiktu piešķirt turpmāk lielajiem kapiem. Anulēt ir viens. Es jums nevaru apgalvot par to, kas tiks vai netiks, bet uz šo brīdi mēs nevaram savādāk šos līdzekļus iztērēt. Kad jūs beidzot to sapratīsiet? Es nesaprotu, cik reizes man jāsaka, lai jūs saprastu to. Ir Lielo kapu koncepcija ir jau izstrādāta 5 gadu laikā. Tādā darba grupā mēs esam jau piedalījušies kopš 20. gada. Es domāju, tur labi var veidot darba grupu, bet svarīgi ir, ka tiešām ir rīcības plāns un ka darbības notiek uz priekšu. Paldies. Paldies. Ja vēl kādam jautājumu? Ali, tur, jā, lūdzu. Jā, man ir precizējušās jautājums, pamatoties to, kas te izskanēja. Vai es pareizi saprotu, ka pēc šīs darba grupas, kurā vienosies par neatliekam vai visvajadzīgākajiem darbiem, ko mēs jau tāpat laikam zinām, ka tie ir celiņi un apgaismojums, varbūt kaut kādi labie kārtojumi. Es pareizi saprotu, tad nākamajā komitejas sēdē, vai nākamajā, vai kā tiktu likts jautājums par šo darbu finansēšanu? Jā, precīzi, tieši tā. No tā paša infrastruktūras fonda caur komiteju. Jā. Paldies.
Un Pagļikalna. Jā, labdien, kolēģi. Man tomēr gribētos, lai tiek kliedētas, jo tā komunikācija šobrīd nav īsti korekta, lai tiek arī kliedētas iedzīvotāju cilvēkus bažas un satraukums par to, ka šādas naudas novirzīšana tiešām vēlāk notiks. Tas, ko es gribēju saprast, no kurienes izriet tas, ka nevar vienā reizē lemt, tātad gan par atgriešanu fondā, gan tālākajiem soļiem, no kurienes tas izriet. Jo tas apgalvojums tika pateikts, bet es nesaprotu, no kurienes tas izriet. Tātad pašreizējā brīdī, likumiskā kārtā, kā es jums tikko minēju, tad ir noslēdzies meta konkurss bez rezultāta. Mans jautājums. Nē, tas ir tieši tas ir vistiešākā sasaistē ar to, tad šī pašreizējā brīdī nauda nedrīkst tikt izmantot nevienā citā lietā, kā tikai šajā. Pareizi. Ejam tālāk. Pie pašreizējā brīža situācijas, kā es jums tikko minēju, mēs esam izrunājušies gan ar Brasu, es atvainojos, es tur nepiedalījos, un gan ar Lielo kapu draugiem, un esam salikuši tagad skaidru virzību, kas mums ir jāizdara. Tajā brīdī, kad tas tiks izdarīts, tad mēs arī nāksim ar priekšlikumu, un deputāti varēs lēmt un balsot. Mans jautājums bija cits. Vai ir kaut kāds termiņš, kurā brīdī mums ir jālem par to, ka nauda, kas netiek šobrīd izmantot, jau tad tiek novirzīta atpakaļ fondam? Vai tas ir šobrīd akūts risināms jautājums? Absolūti, nē, mēs varam balsot kaut kā pēc gada. Tas nozīmē to, ka pēc gada arī mēs arī... Bet es nesaprotu vienkārši šo ņemšanos ap lietu, kas nav būtiska, jo principā, ja mēs to ieliekam pēc gada, tikpat labi mēs atceļam un ieliekam. Tātad pēc gadu mums nekas nenotiekās. Nē, mans jautājums nav par to. Tas jau netraucē lemt par tālākajiem soļiem. Mēs varam pēc gada. Es saku vēlreiz, man jautājums, vai tātad kas ir tas, kas liedz secīgi to arī izdarīt, lai cilvēkiem ir sajūta, ka tā nauda, kas teorētiski ir iezīmēta, viņa tiks aizvirzīta. Viņa nav iezīmēta. Šis ir maldīgs priekšstats, par to es stāstu. Ģerts Lapiņš, lūdzu. Jā, paldies. Lampai Kalņam man daļēji to jautājumu, bet tā pēc būtības. Kas īsti šeit notiek? Es domāju, vai mums tā nauda ir obligāti jāanulē. Viņi traucē kādam. Tas, ka mums stāv, teiksim, kaut kāda iezīmēta nauda, un es neaicinu viņu iztērēt uz kaut kādā bezjēdzīga priekšizpēta, varbūt pa 300,000 vai 400, es neesmu tajā projektā iegremdējies. Es pilnīgi, Berholds kungs, jums piekrītu, kad mums jādara reāls lietas. Vai kādam uz šīs planētas traucē tas, ka mums ir iezīmēta nauda, šeit stāv, netraucē. Un tad tas mans jautājums ir tāds, es teiksim saklausu Brasas biedrības iedzīvotāju un vispār Lielo kapu draugu satraukumu par to, ka tā nauda var izšibēt. Tā izgaist gaisā vienkārši viņa ir, un viņa nav. Un tad jūs teiksiet pēc tam, ka, piedodiet, mēs jau gribējām, bet reku nav balsis un tā tālāk, un vēl kaut kas, ka mums tā rezervācija paliek, mēs pagaidām neko nedaram, mēs veltam 1-2 mēnešus, saprotam, kādu mums tur celiņi jāsakopja, vai vēl kaut kas, mums ir 2 mēneši vai 3, mēs varam darba grupu uztaisīt, nauda ir iezīmēta, viņa netiek tērēta, un tad, kad mums ir skaidrs, jo šobrīd mēs to summu nezinām, mēs nezinām, cik izmaksās šie celiņi un vispārējais. Un tad, kad mums ir izpratne, tad mēs vienkārši sakam, ka mēs to rezervāciju 270 vai cik tur tūkstoši vienlaicīgi atceļam un rezervējam, piemēram, 150, un to starpību mēs atgriežam atpakaļ fondā. Bet mums ir, un tādā veidā mēs Brīgas iedzīvotājiem, Brasas biedrībai radam absolūtu pārliecību, kad viņi nav uzmesti, aizmirsti vai vēl kaut kas. Kāpēc mums ir vienkārši tagad tā nauda jāizrauj un tad jāsola, kas varbūt piepildīsies, varbūt nepiepildīsies un tā tālāk. Kas ir tā? Kaut kas beigsies šogad, taču vēl tālu ir līdz gada beigām. Kāpēc, kāds jautājums beigās? Kāpēc ir tā steiga šobrīd anulēt? Kas no tā vispār nekādas steigas pirmkārt anulēt. Otrs, mēs izdaram tehnisku lietu, anulējam, atgriežam naudu apkaļ institūciju. Jā, ja mums nav steiga. Nekur nepazūd. Ja mēs esam vienojušies ar apkaim un atkal bija nepareiz komentārs par to, ka Lielo kapu draugiem nav absolūti nekādu draudu, pilnīgi nekādu. Viņi ir viensprāts, viņi gatavi piedalīties, gatavi sadarboties. Brasas apkaimē ir mazliet cits viedoklis. Mēs varam parunāt, kāpēc, bet noteikti, ka to viņi neteiks.
Bet tīri teorētiski situācija ir tajā, ka ja mēs esam gatavi nākt pretī un no infrastruktūras fonda ielikt šo naudu tālāk, mēs to darām. Pašreiz ir tehnisks balsojums. Viss. Nē, mans jautājums vēlreiz ir par to, ja mums pasaulē nekas nemainās šobrīd, vispār nekas nenotiek, kāpēc jūs sākotnēji bijāt pret to, vai ko arī Spunskungs teica, kāpēc mēs viņu tā kā vispār neizņēmām ārā no darba kārtības, ko mēs atradām, kāds ir tas mērķis, kāpēc mēs viņu iegrūžam darba kārtībā, kāpēc tu aicini, teiksim, tagad atbalstīt, anulēt, jo mēs tur to neko neiegūstam. Jo mums Tad kāds jautājums beigās? Kas te notiek? Kāpēc jūs viņu gribat anulēt? Kas te notiek? Vienkārši darba kārtībā salikts, kad mēs sakārtojam infrastruktūras fondu ar projektiem, kur nav aizgājuši. Tieši tik vienkārši. Absolūti nekas. Tur problēma jau paliek, jūs vienkārši anulējat, bet problēma jau paliek. Pagaidiet, problēma ir pilnīgi konkrēti. Jūs sakat, ka šobrīd būs darba grupa ar celiņiem, vispārējo problēmu, tad šobrīd eksistē. Jūs vienkārši varat anulēt darbu eksistējušai problēmai. Absolūti nepiekrīt. Paldies. Lūdzu. Rudolfs Bremans. Jā, tātad es pareizi saprotu, ka te bija tie pirmā vieta, kas uzvarēja, bija uzpūtuši tāmi, kā te tikko noskaidrojās, aizkulisēs. Tāpēc viņi nevinēja šo te metu konkursu un izdarīja spiedienu uz 2. un 3. vietas, lai tie atsakās vispār. Tā sanāk. Un tagad baidās, ka tā nauda netiks viņiem, bet ja sludinās jaunu, kas būtu normāli, es pievienojos Barholds kungam, tad viņi var nevinēt atkal. Un tāpēc tagad labāk grib tur turēties klāt. Tā taču sanāk, ja mēs taču to visu lieko noņemam nost. Tāpēc tur tās biedrības saplēsušās cīnās pa cik tik runa 300 000 vai cik tur ir, ja? Normāla nauda, jā. Un kāpēc tad uzpūta to tāmi, kas tur bija, kāpēc ne tajās vietās apgaismojums un kas tur atklājās vai nevis kaut kas nesmuks tur? Bermeņkungs, kāds jautājums? Es prasu, kas tur atklājās. Kāpēc konkurss beidzās bez rezultātu? Pirmā vieta atklājās, ka ir uzpūtusi tāmi, tur visu kaut ko sadardzinājuši, vai ne? Tā man stāsta. Un 2., 3. vieta tika piespiesta, lai nepiedalās tālāk, atsakās, lai... Jā, man nav viedoklis, es nevaru atbildēt. Es mēģināšu tā ļoti vispārīgi atbildēt, jo es pats nebiju iesaistīts metu konkursa procedūrā, bet būtībā tātad metu konkursa arhitektūrā nozīmē to, ka uzvar ideja, tiek ņemts vērā arī finansējums, bet primārā ir ideja, nevis kopējās izmaksas. Un it sevišķi šajā starptautiskajā metu konkursā, kur bija ļoti svarīgi risināt tādus dziļus vērtību jautājumus, daba pret vēsturi, kapi pret parku un tā tālāk. Un, kā jau es minēju, konkursā nebija uzvarētāji. Metu konkursā bija iesniegti vairāki darbi, 1. vieta nebija. Bija 2. vieta un 2. 3. vietas, jo piedāvājumi bija ļoti radikāli brīžiem. Daži piedāvāja taisīt dīķus, piemēram, šajā parkā, daži piedāvāja būvēt jaunas būvis un tā tālāk. Piedāvājumi bija ļoti, ļoti dažādi. Un tālāk, balstoties arī uz iepirkumu likumu, notiek saruna procedūra ar tiem piedāvātājiem, notiek devīžu atvēršana metu konkursā tajā brīdī, kad vērtē darbus. Tu nezini, kas ir iesniedzis šos darbus. Tu redzi tikai ideju. Žūrija izvērtē, iedod punktus. Pēc tam, kad ir iešķirtas vietas, tiek atvērtas lapiņas, un tu redzi, kur Latvijā tas tā ir? Tas ir visā pasaulē pieņemta prakse. Visi visu zina, kurš ir pieteicis. Pa ko jūs runājat? Metu konkursos. Pa ko jūs runājat? Metu konkursos primāri tiek vērtēta ideja, un tajā brīdī, kad žūrija vērtē darbus, nezini, kas viņu iesniedzis, lai pieņemtu lēmumu maksimāli objektīvi. Tas ideālā pasaulē Latvijā visi visu zina, ticat man pa katru konkursu. Šis bija starptautisks konkurss, līdz ar to arī šeit viena no 3. vietas ieguvējiem bija Dāņu arhitektu birojas, kur pēc tam, kad vērsāmies pie 2. vietas ieguvējiem, sniedzot vēlreiz pieprasījumu, viņi neiedeva savu cenu piedāvājumu, līdz to neizrādīja interesi tālākajā projektēšanā piedalīties. Kāpēc viņi vispār piedalījās? Es nezinu, kādēļ viņi izdomāja piedalīties metu konkursā. Bija pietiekami interesants uzdevums. Pateikts viņiem, ka nevajag te labāk piedalīties. To es nevaru komentēt, man nav šādas informācijas par to. Bremaņkungs, vēl jautājumu? Kur tad, un kas tad, labi, kas tad tālāk notika? Tad kur tad uzradās tā summa vispār, ka darbi konkrētie? Tātad, tālākajā procedūrā tika precizēts darba uzdevums būvprojektam un koncepciju
precizēšanai. Metā, kas ir pirmais uzdevums, arhitekti nekad neizstrādā detalizētus risinājumus. Tā ir ideja konceptuālā līmenī. Un arī metu konkursu laikā žūrija norādīja uz pretrunām visos godalgotajos darbos. Līdz ar to viena no lietām, kas bija jārisina tālākajā procesā, bija konceptuālā sadaļa un būvprojekta izstrāde pirmajai kārtai. Saruna procedūra paredzēja, ka ir tālāk jāvienojas ar šo vietu ieguvējiem par to, cik tad izmaksās tālākie darbi. Vairākas reizes precizējot uzdevumu, skaidrojot uzdevumu, tika saņemti finanšu piedāvājumi, kas pārsniedza pašvaldības piešķirtos līdzekļus. Un arī izpratni. Tātad mēs projektētāji teica, ka viņi par šo summu var veikt tikai šo teritoriju. Mēs virzījām vairāk tātad uz celiņiem, uz labiekārtiem elementiem, uz kritiski svarīgākajām vietām. Vairākas reizes minējām, ka pirmajā kārtā mēs nerisināsim jaunu būvju būvniecību muzeju apsaimniekošanas ēku, ka tas tā nav primārā nepieciešamība šai teritorijai. Tas pagāja lielāka izpratni, jo no projektētājiem bija tā kā vēlme risināt primāri šos jautājumus. Sapratām ne tikai ar cenu, bet arī pašā saruna procedūrā, ka mums īsti nesaskan tā vajadzība pret to, ko piedāvā, līdz to gājām pie abiem trešās vietas ieguvējiem, uzrunājot, un viņi piedāvājums neiecēt, respektīvi arī neizrādīja interesi. Bet tā pirmā vieta nebija gatavi sadarboties un iesniegt normāli atbilstoši prasībām piedāvājumu, bet uzstāja, ka vajag dārgāk, vēl naudu, respektīvi lielāku summu gribēja? Jā, tātad pār būvprojektu un visas teritorijas koncepcijas izstrādi, kurā bija iekļauti apsaimniekošanas, apzaļumošanas risinājumi, dizaina risinājumi un būvprojekts kritiskākajām vietām, aptuveni pāris hektāru platībā, cenu piedāvājums pārsniedza piešķirtos līdzekļus. Bet kā tad vispār tāds konkurss, tāds process var būt, ka pilsēta grib kaut ko izdarīt, attīstības departaments izsludina, un tad piesakās kaut kādi, kas sadārdzina, un tad saka, nē, mēs to nevaram izdarīt, un labi, sākumā summa nebija zināma, bet tomēr. Kāpēc viņi nevarēja apgūt šos 300 000, realizēt kaut kādus darbus un pēc tam teikt, ka vajag vēl nākamajā kārtā kaut kādā? Kāpēc uzreiz viņi tik ļoti sadārdzināja? Tādēļ, ka jau pirms 24. gada, pieļauju, ka 23. 22. gadā pēc jau Brasas biedrības pieminētās lielo kapu attīstības koncepcijas izstrādes, jau tika iezīmēta šī nepieciešamība tālāk runāt par skiču projektu, tehnisko projektu, bet ņemot vērā tās teritorijas sarežģītību, tika lēmts, ka metu konkursu rezultātā, tātad sacenšoties idejām nevis zemākajai cenai, varētu būt iespējams nonākt pie laba rezultāta. Šobrīd 4 gadus gandrīz pēc šī esam tur, kur mēs esam. Tas, ko jūs sakat, tas vairāk ir šis zemākās cenas iepirkums, bet vai valsts nozīmes arhitektūras piemineklī un 27 hektāros mums vajadzētu iet uz zemāko cenu? Tas ir cits jautājums. Nevajadzētu. Līdz ar to, bet nevajadzētu arī rakt. Bet tad šis iekļauj dīķus rakt un jaunas ēkas būvēt? Nē. Tātad nē, šis piedāvājums nebija. Bet kurš piedāvāja dīķi rakt tur? Vieni no, es tagad nepateikšu konkrēti, kuri bija, bet respektīvi tādēļ arī bija šie pirmie soļi noslēdzot līgumu par tālāko sadarbību, būtu šos konceptuālos jautājumus risināt, lai novienotos, tad ko mēs darām, nedaram, pirms tiek izstrādāta tālākā būvniecības ieceres dokumentācija. Un kāds ir biedrības, Brasas biedrības interesi šajā visā, sanāk? Kas ir? Nesapratu jautājumu. Kāpēc viņi pretojās šim procesam normālam tādam? Tad tas nav jāprasa man. Mēs nepretojamies procesam. Nesarunājamies savā starpā. Nē. Labi. Tad kaut kas dīvains ir tomēr bišķiņ, ne? Paldies, Bremīkungs. Paldies. Lauma Paeguļa kalna.
Jā, man tomēr es gribētu sadzirdēt jautājumu no departamenta, nevis no Bergholz kunga. Tikai ņemot vērā, ka jūs rakstījāt to vēstuli, es vienkārši gribēju, lai skaidrs par šo piešķīrumu. Savulaik nauda ir iezīmēta vai piešķirta par Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda līdzekļu piešķīrumu projektam, priekšizpēte, projekta koncepcijas un būvprojekta izstrāde, dārzu un parku ansambli Lielie kapi, tā skaitā Jēkabas sektora teritorijas kompleksējai attīstībai. Man jautājums tāds, vai tas mērķis ir tas konkrētais konkurss potenciālais, kurš rezultējās ar šo metu konkursu, vai vispār tā lielo kapu attīstība? Tas ir tas, ko būtu svarīgi saprast, lai tālāk pieņemt lēmumu, jā vai nē, tā nauda būtu atgriežama atpakaļ. Es arī varēšu atbildēt vispārīgi, jo es, diemžēl, neesmu tas kolēģis, kas ir šo piedāvājumu rakstījis. Es esmu bijis iesaistīts vēlāk tīri saturiskā ziņā. Bet tātad šie līdzekļi, cik manā ziņā ir informācija, tad tika balstīti pēc šī metu konkursa, lai varētu tātad metu konkursu rezultātā iegūtās idejas lielo kapu attīstībai tālāk realizēt jau praksē. Un tas ir, ko mēs redzam, ka gan ikdienā, gan arī tālāk apsaimniekošanas procesā un teritorijas uzturēšanā tiešām ir nepieciešams arī tālāk jau telpiski detalizēt tos jautājumus, kas ir iekļauti 22. gadā izstrādātajā attīstības koncepcijā. Tas ir tāds vispārīgs dokuments ar vairākiem ļoti konkrētiem punktiem, bet viņam ir nepieciešama šī telpiskā daļa. Jā, tas ir skaidrs. Tas man ir, to es saprotu, jūs izklāstījāt ļoti, ļoti saprotami, bet jautājums ir par to, ka mums ir lielais mērķis. Lielais mērķis ir lielo kapu, tātad ansambļu faktiski pakāpeniski sakārtošana. Līdz ar to tā ietver noteiktu darbību kopumu. Gan šo te priekšizpēti, kas šeit ir minēts, gan arī to lielo bildi vai mazo bildi. Šobrīd es saprotu, ka mēs virsamies sākotnēji uz mazo bildi, uz celiņu un apgaismojumu, tad uz tiem neatliekamākiem darbiem. Tad varbūt ir kāds cits, kas var atbildēt, vai šī lielajai, teiksim, vai mazai bildē iezīmētais šis mērķis, vai viņš ir tagad, viņš ir sasniedzams, viņš ir primārs, sekundārs, ko tas maina, ja labi meta konkurss nerealizējās, to mēs visi saprotam. Bet mums jau tas uzdevums, viņš jau no galda nav nost, vienkārši būs citi veidi, kā mēs pie viņa nonāksim. Kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Jo departaments to rakstīja, kurš no departamenta to rakstīja, to lūgumu? Ar ko tad, kaut kāds pamatojums tam bija? Tātad, kā jums kolēģis stāstīja, ka tās piedāvājums bija apjomīgs un liels, un tad tika tā kā izlemts par šo te būvprojektu, kā pirmo soli. Jā, bet tas nebija mans jautājums. Par nākamajiem soļiem, droši vien, ja viens solis būtu, tad pēc tam domāt par nākamo. Bet es, bet vai šī jautājuma aktualitāte, viņa jau nav nost no galda. Par to mēs, man liekas, varam visi vienoties. Jautājums ir aktuāls, un mēs esam arī runājuši un domājuši vairākus variantus, ko mēs varam darīt tālāk. Ja mēs saprotam, ka mums metu konkursā nav izdātas nonākt pie šīs idejas, tad kā mēs varam un ko domāt tālāk, lai tomēr mēs dabūtu šo lielo bildi, mazo bildi, telpiski skaidrs un īstenot arī jau izstrādātos attīstības koncepciju. Un attiecīgi, teiksim, tad arī ar Rīgas pieminekļu aģentūru esam runājuši, arī Brasas biedrība, kad bija kopīgā tikšanās reizē, tad mēs uzsvērām, ka nepieciešams virzīties ne tikai uz šo koncepciju, bet vispār kopumā uz saistošo noteikumu izstrādi par lielo kapu saglabāšanu un apsaimniekošanu. Kur pirmā daļa būtu tātad šo te jau izstrādātās attīstības koncepcijā ietverto jautājumu precizēšanu nākamajā detalizācijas pakāpē ar telpisku piesaisti konkrētai vietai. Un tad ir tālākie jautājumi, kādā veidā, kādā procesā tieši šo darīt. Un cik daudz izmantot vai neizmantot jau metu konkursu rezultātā iegūtās idejas, kas ir ļoti dažādas, tad, teiksim, kā mēs varam šo virzīt tālāk. Tā kā iestrādes ir,
jautājums no dienas kārtības tālāk nav virzīts, bet kurš ceļš, cik daudz tas notiek departamentu un pieminekļu aģentūras pašu spēkiem, cik daudz būs nepieciešami līdzekļi kādu ārpakalpojumu izstrādē, tāda detalizēta darba, vismaz manā informācijā nav šāda informācija līdz šim bijusi. Paldies, Ģirs Lapiņš. Jā, paldies. Jo tālāk, jo interesantāk paliek. Ja sākumā es nesapratu Berholds kunga manevrus, tad tagad es vēl mazāk saprotu jūs. Es pareizi saprotu, kad bija MET konkurss, kurā bija 1 otrā vieta, 2 trešās vietas. Es pareizi sapratu, jā. Ar otro vietu notika kas? Viņi tā kā... Otrā vieta iedeva par pārāk lielas izmaksas. Jā, pārāk lielas izmaksas. Sapratu, paldies. Un tad es saprotu, ka tās 2 trešās vietas viņi tā kā neiedeva cenu. Tā es sapratu no kolēģi. Izstāstiet, kā tas ir iespējams neiedot cenu, ja MET konkursā, lai piedalītos, ir jāpatērē mēnesi vai 2, lai gatavo dokumentus, lai zīmētu vīzijas un tā tālāk. Kā? Jums ir kaut kādas domas, kā tas varēja notikt? Jo viņi ir uzņēmēji. Viņi ir privāti uzņēmēji, tie ir arhitektu biroji, es pareizi saprotu, kas tērē savu laiku pat no Dānijas. Viņi tā kā, lai piedalītos Latvijas konkursā, viņi saka saviem darbiniekiem, Vecozāni tagad tev ir 2 nedēļas zīmē. Viņš zīmē, viņam maksā algu. Un tad viņš tā kā patērē laiku, uzzīmē vīziju, viņš pats baigi priecīgs par to savu vīziju, kā jebkurš pretendents, kas piedalās. Un tad viņi tā kā paiet brīdis, un viņi tā kā saka, nē, es pārdomāju. Lapiņkungs, kāds jautājums ir? Mans jautājums ir, kāda ir versija, kāpēc tās 2 trešās vietas nepiedalies? Es domāju, tīri noslodzes dēļ. Un arī tas, ka bija zināms laiks pagājis kopš MET konkursu, un kamēr mēs veicām sarunu procedūras, ja es pareizi atceros no kolēģa teiktā, tad no MET konkursu noslēgšanas līdz sarunu procedūras uzsākšanai arī pagāja pietiekami ilgs laiks, kamēr šie jautājumi no pieminekļu aģentūras nonāca pie attīstības departamenta. Visu procedūru, nemaldos, apmēram bija pagājis gads kopš MET noslēgšanas līdz brīdim, kad saņemt līdz to es pieļauju. Manā rīcībā nav konkrēta atbilde. Paldies, tad nākamais jautājums ir, cik bieži jūs nosat attīstības departaments, jūs MET konkursu jums nav svešvārds, jūs tomēr ik pa brīdim, es saprotu arī mums hallē bija mūzikas akustiskai, vai ne, tur bija MET konkursu, es tā, pieņemu, un šķiet, ka bija. Es zinu, ka tur otrais slimnīcā. Cik bieži ir tie MET konkursi un cik bieži ir tie, kas iesniedz un kuriem lūdz iedot cenu, viņi pēc tam vispār neiedod cenu un neceļ telefonu. Cik bieži tas tā ir? Es nevaru pateikt to. Bet procentuāli. Es nenodarbojos ikdienā ar MET konkursiem. Tad jūs neziniet, cik bieži ir? Es nevaru jums šādu statistiku iedot. Jums nav, bet tad, labi, tad jūsu interpretācija, ka tā ir attīstības departamenta vaina, ka tik ilgi čakarējās, tā kā jūs un pārējās iestādes, ka gads pagāja, tas ir iemesls. Mēs vienkārši domājam, mums bija konkurss, mums bija cerība saņemt rezultātu, beigās nav. Un tad es domāju, ka tev arī kolēģi piesauc, kāds viņš ir vainīgs par to, ka mums bija konkurss, ir pagājuši 4 gadi vai cik, un tas rezultāts nav. Tad, Lapiņkungs, kāds jautājums? Jautājums ir, tad vai tas varētu būt, kad attīstības departaments, ka tik ilgi ir, vai jūs izvērtējat, ka tā ir problēma, ka tik ilgi tas notiek, vai jūs kaut ko esat uzlabojuši tajā procedūrā? Es vienkārši domāju, ja gads paiet, varbūt tas ir pa ilgi. Tad jūs jautājat, vai tā ir attīstības departamenta vaina, ka 2 uzņēmumi, izvērtējot savus biznesa iespējas, izvēlējās nepiedalīties? Nē, jūs teicāt, ka iespējamais iemesls ir tas, ka pa ilgu tika čakarēts tādā ziņā, ne tikai jūs, bet vēl kaut kāds iestāsts, varbūt tā birokrātija ir pārāk liela, ka ir pagājis gads, un tas varētu būt iemesls. Un tad sanāk, ka tomēr mēs pilsētas pusē esam vainīgi, kad uzņēmējiem pazūd interese konkursā piedalīties. Vai jūs vispār atsakojat, ka tā ir problēma? Mums ir acīm redzam problēma. Viņi atteicās, un jums pat neinteresē, kāpēc viņi atteicās. Lapiņkungs, kāds ir jautājums? Jūs retorisks jautājums uzdodas laiku? Nē, mans jautājums ir, vai jūs esat izvērtējuši šo problēmu? Es nevaru to komentēt. Manā rīcībā man tāds jautājums nav bijis uzdots. Skaidrs, paldies. Paldies. Gekins kundze. Paldies. Man ir 2 precizējoši jautājumi Berholds kungam. Vai es pareizi sapratu, ka mēs to nākamo soli skatīsim pēc gada par naudas piešķīrumu tiem nākamajām rīcībām? Kāpēc? Jūs tā teicāt? Es tā neteicu. Es teicu, ka mēs varam kaut vai gadu neatcelt šo naudu. Bet jūs nosaucāt vismaz vienu termiņu. Un es šobrīd precizēju. Tātad atbildēju. Nē, jūs nepareizi man sapratāt. Es teicu, ka gadu laikā mēs varam gadu neatcelt šo naudu, bet likuma kārtā mums tas ir jādara. Paldies. Paldies par atbildi. Otrs jautājums. Vai mēs varam šobrīd ierakstīt protokolā termiņu un rīcības?
Nē, tāpēc, ka mums nav. Tāpēc, ka nav izstrādāts. Šodien? Jūs teicāt, nākamajā komitejā mēs skatīsim to jautājumu. Es neteicu, tas ir pilnīgi pareizi. Es teicu, kādā no mums pašreizējā brīdī ir Wow. rīcības programma. Labi, paldies. Lūdzu. Tā, jautājumiem vairs neviens nav pieteicies, dodamies uz debatēm. Paldies, ziņotājiem. Man jāpiesaka pašam sev Edgars Barholds debatēs. Labdien, kolēģi! No citas skatu punkta. Es teikšu godīgi, es esmu maksimāli pārsteigts par to, cik ļoti mēs vēlamies iztērēt naudu lietām, kuras absolūti nav, es teikšu godīgi, vienkārši acīm redzami, ka nav jau veicies no paša sākuma. Iepriekšējais sasaukums un personāži, kur šajā viss ir iesaistīti, 5 gadus cīnījās par šo te visu, beigās nesanāca. Tad beigās sanāca tā, kā sanāca, un 300 000 nav iztērējušies, un tagad bet caur biedrības rokām mēģina panākt to, ka lai šī nauda tiek iezīmēta. Es atkārtošu vēl vienreiz, jo man šķiet, ka mani nedzird. Tātad pirmkārt, likumiskā kārtā mēs šos līdzekļus vienkārši atgriežam atpakaļ infrastruktūras fondā. Šī nauda nekur nepazūd. Tas ir numur 1. Numur 2. Šī iezīmētā nauda, kā jūs viņu saucat, nav tādas iezīmētās naudas Rīgas domē. Tādas nav. Jums kā deputātiem šo vajadzētu zināt. Nav iezīmētas naudas. Bija paredzēts mērķim, kurš uz šo brīdi netika izpildīts. Tātad tas nozīmē tikai vienīgi to, ka šo naudu mēs atgriežam atpakaļ infrastruktūras fondā, un ja gadījumā ir labvēlība un vēlme, tad tajā brīdī mēs nākam ar jaunu priekšlikumu, deputāti visi nobalso vai nu par vai nu pret, nevis konkrēts personāžs, bet deputāti, un tad piešķirt naudu. Tieši tik vienkārši. Numur 2 vai numur 3 jau sajaucas. Pirms komitejas sēdes bija atbraukusi Latvijas televīzija ar pārliecinošu informāciju, un kas man likās ļoti gaužām interesanti, jo 2 nedēļas es sarakstos visu laiku ar kaut kādu un klausos tādas gudras lietas, kas ir sarakstīts. Un ziniet, kāds bija pirmais jautājums? Kāpēc jūs atņemat Brasas biedrībai naudu? Tas bija pirmais, ko man uzdeva Latvijas televīzija. Tas nozīmē to, ka atkal noteikti kāda aktīva persona ir iesaistījusies šajā, un aktīva persona mēģina nomelnot padu darbu, nomelnot mani par to, ka es ņemu kādam nost naudu, kas ir pilnīgākās muļķības, un tie ir absolūtākie meli. Jums ir atsūtīts 2 atbildes vēstules, jūs viņas esat lasījuši. Man šķiet, ka neesat. Jo, ja jūs rakstat savā Facebook kontā, vienkārši, nezinu, no kurienes no gaisa izņemtas lietas, Barholds kungs nav piedalījies, paldies Spunds kungam, paldies Velturkam, un visāds tam līdzīgs. Man liekas, kā var šitā melot, es vienkārši nesaprotu. Un visbeidzot, mēs arī esam teikuši to, ka šī nauda 300 000 nekur nav ierakstīta. Tikpat labi, varbūt kapiem vajag 1 miljonu. Varbūt, bet mēs to nezinām. Kamēr nav konkrēti izdarīts lietas, kā es saku, ar lieliem kapu draugiem, viņiem viss bija uzreiz skaidrs, viņi bija sajūsmā par to, ka mēs viņus iesaistam numur 1, numur 2, ka mēs esam gatavi ar viņiem kopā izstrādāt skaidru plānu, kas tiek darīts. 5 gadus jūs nevarējāt neko izdarīt. Tur tas lielie kapi ir vienkārši ceļš, tur jūs esat paši staigājuši pa tiem kapiem. Tur var salauzt, tur var nolaust kaklu, jo tur tiešām ir bedres. Tad kāpēc netika darīts līdz šim nekas? Kāpēc jūs tad nebļāvāt, ka šīs naudas jums nav? Tagad pēkšņi mēs no infrastruktūras fonda vienkārši izņemam ārā papīrus. Jūs neko nebūtu saņēmuši, plikus papīrus. Un jūs taisat brēku par to, ka ir šāda veida situācija, ka Barholds ņem nost naudu, kas ir absolūtākie meli. Tad es vēlreiz aicinu tikai vienīgi. Kamēr es būšu tiešām vadībā, es esmu kategoriski pret jebkādu veidu papīra darbiem. Un tikai liederīgām un taustāmām lietām, kuras tiešām var novērtēt, pie kurām var pieskarties un kuras tiešām var pēc tam paudzē nodot tālāk. Nevis uzzīmēt papīru, kas stāv Dainas kapī, un tādu tur ir daudz. Tāpēc lūdzu, vienkārši ņemat vērā to, ka pašreizējā brīdī mēs darām tehnisku vienkāršu lietu. Atgriežam naudu
infrastruktūras fondā. Visi, paldies! Alī, tur lai. Tā kā darbojos satiksmes un transporta lietu komitejā un publiskā ārtelpa un šāda veida darbi ir tipiski mūsu komitejas izpildījumā, tad dzirdot šodien arī to, ka un balsojot to, ka šis jautājums tiks izskatīts šodien, mēs uzzinājām arī vairāk informāciju un saņemot arī apstiprinājumu no komitejas vadītāja, ka nav nekādu šķēršļu, lai mēs no infrastruktūras fonda nepiešķirtu naudu jau praktiskajiem darbiem, tad es no savas puses varu pateikt, ka mēs jebkurā gadījumā sadarbosimies, kā no komitejas, no otras komitejas, un jau šobrīd arī ārtelpas mobilitātes departaments ir aprēķinājis šos te gan kvadratūru, precizējis arī cenas, arī pagaidu apgaismojums ir iegādāts, gaida tikai izvietošanu. Tā kā, ja mēs varam vienoties un ka šie neatliekamie darbi tiks realizēti, izmantojot infrastruktūras fondu, tad es labprāt šodien balsošu par, jo cilvēki tiešām klūp un krīt, apgaismojums ir nepieciešams, Brasas apkaime tikai un Brasas iedzīvotājs sen jau gaida šos uzlabojumus. Tā kā, ja mēs varam kaut kādā veidā šo te virzīt uz priekšu jau praktiskajā plānā, tad no mūsu puses būs šim atbalsts. Paldies! Paldies! Kaspars Punda? Jā, kolēģi, sveicināt vēlreiz. Es pieņemu, ka vairākiem klātesošajiem, kas piedalās šajā sēdē vai klausās, nav īsti skaidrs, par ko ir runa. Un citējot klasiķus, brīdī, ja nav skaidrs, par ko ir runa, tad runa vienmēr ir par naudu. Un šoreiz nauda ir gan liela, tie 300 000, un tā ir apkaimes biedrības baža par to, ka šī nauda varētu aiziet secen ilgi gaidītajam lielo kapu labiekārtojumam. Un es viņus saprotu, tāpēc, ka tiešām iepriekšējos 4 gadus šī tēma tika sildīta, tika dot solījumi, ka lielajos kapos beidzot sāksies kaut kāda attīstība, un mēs kā minimums izgaismosim tos celiņus un sakārtosim tos maģistrālos ceļus, pa kuriem ikdienā pārvietojas cilvēki, tā skaitā ar bērnu ratiem, invalīdiem un vispārējo. Tas nenotika. Un šobrīd, nobalsojot par to, ka mēs atgriežam šos te līdzekļus 300 000 infrastruktūras fondā, mēs faktiski atņemam pēdējo cerību par to, ka reāli kaut kas varētu sākt notikt. Komitejas vadītājs mūs visu laiku vērš uzmanību, ka Brasa jau tāpat neko nebūtu dabūjusi. Tie būtu tikai papīra kalni, koncepcija, plāni. Jā, iespējams, ka tā arī būtu, taču bez plāna nav iespējama lielāka attīstība. Pirms jebkuras darbības, pirms reāliem darbiem, lielākiem, ir jābūt plānam. Protams, mēs varam lāpīties un uzlikt lampiņu virtenes, lai atrisinātu apgaismojumu. Mēs varam kaut kādā tur pagaidu režīmā sakārtot ietves, uzklājot tikai asfalta virsmu. Bet tādas lielas vīzijas, lielus darbus mēs paveikt nevarēsim. Un tāpēc ir šī te mana baža, ka neiezīmējot, vai kā mēs to nosaucam, vai izdarām šos te 300 000 vai jebkuru citu summu, Brasa pie reāliem uzlabojumiem nenokļūs. Tāpēc, ka būs citas prioritātes. Un kā Brasas kaimiņu iedzīvotājs un arī apkaime kustības tāds entuziasts, es saprotu Brasas apkaimi. Un es ļoti vēlos, lai viņiem daudzus gadus iepriekš solītie uzlabojumi tomēr lielajos kapos notiktu. Tā ir vienīgā mana vēlme, vienīgā. Un man nav īsti skaidrs un pieņemams, ka Berholts kungs, diemžēl,
atsakās ieklausīties arī koalīcijas partneru lūgumā izņemt šo te jautājumu no dienas kārtības. Tikai tā iemesla dēļ, lai iegūtu laiku un satiktos klātienē ar visām ieinteresētajām pusēm, jo, diemžēl, tā tikšanās Berholdas kungam ar Brasas apvienības biedrību nenotika. Jā, es tur biju klāt, bet komitejas vadītāja tur nebija. Attiecīgi saruna bija diezgan tāda neproduktīva, diemžēl, jo galējo lēmumu jau, protams, pieņemtu Berholdas kungs. Tāpēc tas ir mans lūgums un aicinājums. Es negribu torpedēt nec Berholda kungu, nec komitejas darbu, nec vēl jo vairāk pasar Dievs koalīciju, bet izņemt šo jautājumu no dienas kārtības, un ja reiz mēs to nenobalsojam, tad šobrīd nobalsot pret. Paldies! Paldies, Punkungs. Nākamā Laima Geikina. Labdien, kolēģi! Kolēģis, tātad man ir 3 lietas, ko es vēlos teikt. Nevēl es aicināju izņemt no darba kārtības, tāpēc, ka man bija nepieciešams pašai iedziļināties vairāk jautājumā, jo es saskāros ar problēmu piektdienu saņemot savā e-pastā vēstuli no biedrības. Un šodien bija otra vēstule, un bija skaidrs, ka no tiem dokumentiem, kas ir pievienoti, es īsti nesaprotu problēmas būtību. Šodien, klausoties atbildes uz jautājumiem un arī skaidrojumu, man jāsacina, ka mūsu priekšā atkal ir problēma, kas ir sistēmiska. Tātad mums ir mērķis, lielais mērķis sakārtot lielos kapus, kā mūsu nozīmīgu kultūra vēstures pieminekli. Un jāsaka, es esmu bijusi kapos, turklāt arī izstaigājusi gan ar lielo kapu draugiem, gan ar biedrības organizētās ekskursijās, un tas patiešām ir ļoti nozīmīgs Latvijai kultūra vēsturisks piemineklis. Tātad mums ir veiktas darbības, kam paredzēts finansējums kaut kāda liela mērķa sasniegšanai. Un tagad tā nākamā darbība, ko mums piedāvā kā risinājumu, ir daļa no šī lielā mērķa. Tāpēc es īsti nesaprotu, kāpēc mums ir jāveic papildus rīcības, kaut ko izņemot un pēc tam ieliekot pie nosacījuma, ja ir labā griba. Pasvītrojiet taču to, ja ir labā griba to darīt. Tātad, un te var uzreiz saprast to bažu no iedzīvotāju puses, jo viņu pieredze acīm redzot ir tāda, kāda ir. Tas ir viens. Tātad tā problēma ir sistēmiski, jo mēs gribam kaut kādu mazāku mērķi risināt, nerēķinoties ar to lielāko mērķi, kas mums ir. Otra lieta – iedzīvotāju līdzdalība. Arī Brasas biedrība, lai kā mums varbūt negribētos to atzīt, maksā mūsu algas pareizi ar saviem nodokļiem. Tā kā viņiem ir pilnīgas tiesības pastāvēt uz savu pozīciju un izteikt savas bažas. Tā kā paldies par pilsonisko aktīvismu, mēs jūs dzirdam. Un trešā lieta, ko es gribēju teikt, ka es vēlētos, lai šobrīd protokolā tiek ierakstīts, ka līdz nākamai komitejas sēdei mums ir pilnīgi skaidra nākamā rīcība, ko mēs darām. Ja šāda protokola lēmuma nav, tad mēs nevarēsim nobalsot par. Paldies. Paldies, Geikins kundze. Es saprotu, jums būs gatavs plāns, ko darīt, ja jūs sakat, lai ierakst protokolā. Es zinu savu darbu. Paldies. Girts Lapiņš. Sveicināt kolēģi un skatītājiem. Es balsošu pret, un tam ir 3 iemesli. Pirmais iemesls ir tas, kad es uzdevu jautājumu par to, kad, vai mums ir kaut kāds laika rāmis, kad mums ir obligāti jāanulē tā iepriekšā ideja, vai kaut kas, kas mūs dzen uz priekšu, vai vispār da jebkas, lai mēs anulētu tieši šodien. Un atbilde ir tāda, ka nē, mums īstenībā nav pilnīgi nekādas ārēja, likumiska vai vēl kaut kāda mērķa, iedarbības, lai mēs viņu anulētu. Nav pilnīgi nekādas vajadzības. Mēs viņu varam neanulēt šodien, pēc mēneša, 2, 3.
Arguments ir tāds, ka tajā laikā var uztaisīt izpēti par lietām un tad īstenībā vienkārši palaist jaunu projektu, anulējot iepriekšējo. Bet tas netiek darīts, tiek milzīgā steigā dzīt cauri, anulēt šo projektu. Un tas nozīmē izdzēst naudu. Punkts 2. Tomēr man jāsaka, Berholds kungs, tas ir tīri liela meli par to, ka naudu neviens neatņem. Tas ir pilnīgs muļķības. Mēs naudu atgriežam fondā atpakaļ. Mēs atgriežam fondā. Un kas notiek ar naudu fondā? Mēs jebkuru citu iniciatīvu varam ar šo naudu, kas ir atgriezt fondā, realizēt. Un tad mēs varam pilnīgi vienkārši nonākt pie situācijas, kad mēs iedosim projektam A, B, labiem projektiem, bet mēs to naudu iedosim, un tad jūs teiksiet, es gribēju tai Brasai un lieliem kapiem palīdzēt, bet nav tās naudas vairāk, nav tās naudas, mums taču ir viens lielais fonds, tā ka tie ir meli. Nauda atgriežās fondā, tas nozīmē, ka viņu jebkurā brīdī mēs pēc mēneša satiksimies, visticamāk nebūs nekāds projekts par Brasas lieliem kapiem, bet būs cits projekts, foršs projekts, un iespējams es pat atbalstīšu, jo mēs jau nevaram pateikt, ka tas ir labāks par to vai par to, labs projekts, mēs atbalstīsim, bet beigās sanāks tā, ka es tā nojaušu, ka tie Brasa paliks lielie kapi bez šī projekta, es nezinu, kāpēc viņi ir tādā melnā sarakstā nokļuvuši, Berholds kungam, vai es nezinu, vai kaut kādā plašākā viņi ir izpelnījušies kaut kādu, tādu nemīlestību, kad šobrīd viņi tiek represēti. Un trešais iemesls, pēdējais, ir tas, ka, ja tā godīgi paskatās, Rīgā ir 58 apkaimes. Mēs kā Rīga, pat ne es, bet Gaismas spēku koalīcija pirms 5 gadiem, kad nāca pie varas 20. gadā, tad tika kā milzīga prioritāte izvirzīt sadarbība ar apkaimēm, ar biedrībām, jo tajos tumsas gados, tad, kad te valda Ušakovs un Stjepaņenko un pārējie, tad vispār viņi nospļāvās uz visu un rīdzniekiem. Bet tad 20. gadā bija šie Gaismas spēki, viņi nāca, viņi teica, mēs tagad strādāsim ar apkaimju biedrībām, 58 biedrības mēs strādāsim. Šobrīd Brasas biedrība, kas ir, es saprotu, es neesmu vēsturē iesaistīts, bet es saprotu, ka tas ir ilgi lolots projekts, par to cīnījās, par viņu stāvēja, krita un pārveido un tā tālāk, un tik izcīnīja kaut kādu naudiņu, 300 000 kaut kādu naudiņu, viņi jutās labi. Un šobrīd, bez jebkādas vajadzības vienkārši pateikt, un Brasas, starp citu, ir liela biedrība, aktīva biedrība, es to pat zinu, Rite un Našaniec, visi leģendārā cīnītāji, viņi arī tur visur ir bijusi. Un tagad vienkārši mēs sakām, ka nē, jūs visi jūs ņemam nos, jūs nepatīkat, jūs projekts nepatīk, mums to nevajag un tā tālāk. Tā ka, es neredzu vienkārši argumentu, šeit nav izskanējis absolūti neviens arguments, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Paldies! Paldies, Lapiņa kungs. Stjepaņenko kungs. Lapiņa kungs. Latviešu valoda katram vardam ir nozīme. Ja jūs savā runā sakat leģendārā, tad jums jāstāsta vismaz kaut viena leģenda par Rītoevu Našanieci. Ja? Es šādas leģendas nezinu. Un runājot par lietas būtību, ko es šobrīd redzu, jums ir riktīgas plaisas jūsu Gaismas, vai kā jūs saucat to koalīciju. Ja? Kur ir komitejas priekšsēdētājs. Viņš sastādā komitejas sēdes darba kārtību. Un jums vienkārši koalīcijas locekļiem jāklausās to, ko saka šīs komitejas priekšsēdētājs. Un jābalso par viņa piedāvātajiem jautājumiem. Ja jūs tik vienkāršu ideju nesaprotat, tā koalīcija jums tūlīt pat sabruks. Jo nevar būt tā, ka citu komiteju priekšsēdētāji nāk uz tribīnu un brauc pilnā augumā nozares komitejas priekšsēdētājiem, sakot to, ka viņš mums stāsta par mēliem. Kur ir jūsu cieņa vismaz vienam pret otru? Mēs šodien atbalstīsim piedāvātu redakciju, jo mēs uzskatām, ka pareizi saka Berholds kungs, šobrīd šis ir vienkārši juridiskais jautājums un juridiska procedūra. Piešķirto finansējumu, kurš netika realizēts, pateicoties tam, ka konkursā rezultāti netika apstiprināti, viņi beigušies bez rezultātiem. Ja? Nav uzvarētāju, līdz ar to nav neviena juridiska persona, kas saņemtu to finansējumu. Vienkārši jānodzēš tās finansējums, jāatgriež nauda atpakaļ fondā, un tikai pēc tam
veicot attiecīgas parunas ar visam ieinteresētām pusēm, tā izskaitā arī ar biedrībām, ir jāvirza nākošais projekts tā paša fonda ietvaros. Tikpat vienkārši. Cik to gadus jūs to nosēdējat šeit domē? 10, ja? Un tikpat vienkārši procedūru jūs Labi, es neteikšu neko vairāk. Es atbalstīšu Berhova kungu, ja, neskatoties uz to, ka mēs esam opozīcija, viņš ir koalīcijā, viņš šobrīd rīkojas juridiski pareizi. Un tas man vienmēr patīk. Tagad kolēģi aicinu atbalstīt šodien 11. punktu tādā paša veidā, kā viņš bija noformulēts dienas kārtībā par līdzekļu izņemšanu. Paldies! Paldies, Tepaņēko kungs. Lauma Paigļkalna. Labdien, kolēģi! Es gribēju iesākt ar to, ka demokrātija jau neviens nav atcēlis un autoritārā režīmā tikai visi balso absolūti vienādi. Man jautājums, uz kuru es gribēju saņemt atbildi, es īsti viņu nesadzirdēju arī no Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas attīstības departamenta, jo, kā es pareizi lasu šo vēstuli, tad nav jau nauda piešķirta konkrētam iepirkumam vai konkrētam metu konkursam. Nauda ir piešķirta priekšizpētē, projekta koncepcijas un būvprojekta izstrādē dārzu un parku ansambļu lielie kapi, tā skaitā Jēkaba sektora teritorijas kompleksai attīstībai. Jautājums paliek, vai mēs esam šo ieceri īstenojuši? Jautājums paliek, vai idejai, lielajai idejai par lielo kapu vispār attīstību, kas ir mūsu viens no, es teikšu tā, otrais pēc brīvības pieminekļa, pēc nozīmīguma pilsētbūvniecības pieminekļiem, vai mēs esam pareizi varbūt novērtējuši vispār nepieciešamo finanšu apjomu. Iespējams, tur ir problēma. Bet tas, ka šis jautājums nav izpildīts, ka tā ideja nav īstenota, man liekas, ka par to nevienam no klātesošiem nav šaubu. Tāpēc beigsim runāt par to, vai tika īstenots vai netika īstenots konkrētais iepirkums. Iepirkums ir tikai izpilde konkrētās ieceres tehniskais izpildījums, jo bez iepirkuma, bez meta konkursa mēs nevaram nonākt pie rezultāta. Līdz ar to es neredzu, kā mēs šobrīd varētu atbalstīt šīs ieceres noņemšanu no galda. Tas, kādas tālākie soļi ir jāveic, tad tālāk tas tiešām ir ekspertu ziņā, kā to īstenot. Bet šīs naudas piešķīrums no fonda, un es arī piekrītu Lapiņkungam, ja mēs viņu šobrīd atdosim atpakaļ infrastruktūras fondā, viņš konkurēs ar daudzām citām idejām. Tas nozīmē, ka iespējams lielie brāļu kapi nekad pie šī finansējuma nenonāks. Un tas ir arī, es teikšu, mūsu atbildības, mūsu visu atbildības, mūsu arī senču priekšā. Ar godu beidzot to lielo brāļu ansamblu sakārtot. Paldies! Paldies! Debatas slēdzu. Dodamies pie balsojuma. Ar 6 balsīm par, ar 5 pret. MS tīmā Šlesers par. 7 par. Lēmums pieņemts. Paldies. Paldies par balsojumu. Pieteikušies par procedūru ir Mārtiņš Eņģels un Selīna Abelniece. Es gribētu, pirms es jums dodu vārdu, piebilst 2 lietas. Mēs slēdzam sēdi šodien, un tos pēdējos 2 jautājumus pārceļam uz nākamo sēdi, jo viņi nav tik degoši. Paldies, lūdzu, par motīviem, jā. Lūdzu, vārdu man, saprot, ja? Mārtiņ, jā. Es pateikšu, kāpēc es nobalsoju par, tāpēc, ka es sēdē skaidri dzirdēju no priekšsēdētāja kunga, ka vispār sākotnēji viņš teica, ka nākamajā sēdē mēs izskatīsim šo, tie ir adverbatim, bet jebkurā gadījumā nākamajās sēdēs tad mēs izskatīsim šo jautājumu vēlreiz ar konkrētu plānu par to, kā tad mēs atrisināsim lielo kapu jautājumu. Tātad es balsoju par, jo es sadzirdēju šo, un
teiksim tā, ir arī ieraksts, kad tas tika pateikts. Paldies. Paldies. Salīna. Es arī īsi mēģināšu pateikt, man bija emocionāli grūti nobalsot, tā kā es nobalsoju, jo es esmu pat no biedrībām un šodien tieši 9 gadi manis dibinātai Teikas apkaimes biedrībai un es saprotu biedrības bažu, tāpēc es tiešām gaidu, ka šī saruna būs produktīva un tiks rasti risinājumi un liels paldies visiem, ka rāda iespēju piedalīties. Paldies, Salīna. Stepaņēnko kundze. Stepaņēnko. Jā, kā es jau solīju, mēs un visā mūsu frakcijā balsoja par priekšsēdētāja piedāvāto redakciju. Viņš absolūti pareizi rīkojas šī konkrētajā gadījumā. Es negarantēju, ka mēs arī turpmāk viņu atbalstīsim, bet šoreiz viņam 100% taisnība. Paldies. Sēdi paziņoja par slēgtu.